Labrīt, Interam! Jā, labrīt visiem lektoriem un labrīt visiem skatītājiem. Šodien mēs esam tikušies seminārā par LinkedInu. Uzņēmēji un biznesa cilvēki zina, ka mūsdienu pasaulē ir jābūt LinkedInā, bet ko tas nozīmē izveidot savu profilu, ikdienā komunicēt, kādu saturu izvietot un cik bieži, kā veidot draudzības un biznesa kontaktus. Seminārs tiks sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā lektore Ieva Drāzniece dalīsies ar praksi un pieredzi par LinkedIn izmantošanu uzņēmēju komunikācijā, un otrajā daļā Ieva vadīs diskusiju starp jomas profesionāļiem. Tajā piedalīsies Inters Jomants, Manoro grupu pārstāvis, un Ieva Gūtmane, mūsu pašu LIA komunikācija un informācijas departamenta vecākā projekta vadītāja. Seminārs tiks ierakstīts un būs pieejams biznesgo.lv sadaļā materiāli. Jautājums lūgums uzdot Q&A sadaļā. Jums nav iespēja runāt un pacelt roku, bet uzdodiet jautājumus Q&A sadaļā. Savukārt čatu atstājiet tādiem komentāriem un citām lietām, jo mēs tos jautājumus vienkārši pazaudēsim. Noslēgumā lūkšu aizpildīt jums anketu un novērtēt semināru. Esam ierobežoti laikā, tātad līdz 12, varbūt pāris minūtes pēc, bet tad arī beigsim. Iespējams, arī uz visiem jautājumiem atbildes negūsim, bet tas varbūt sniegs mums tādu nākotnē varbūt vēl kādu semināru. Lūdzu, dodu vārdu Ievai. Paldies, labrīt visiem! Paldies Lijā, Līvai un Ievai par iespēju šodien tikties. Prieks satikt Interu Jomantu. Inters būs mans partners atbalsta komanda tieši šajā te interaktīvajā sadaļā. Aicinu jūs krājiet jautājumus, domājiet par to, kas jums aktuāls, noteikti, kā Līva aicināja, tad Q&A sadaļā ievietojiet. Un, ja nu gadījumā jautājums nesasniegs, kā teikt, savu atbildi, tad zinat, ka LinkedIn vidē varam sadraudzēties un sazināties par visu, kas jums palika neskaidrs. Un tā, prieks jūs visus šodien just klātienē. Diemžēl neredzu lodziņas, bet es jau redzu, mēs esam 118. Es dalīšos ar ekrānu un patiesībā pirmā stunda būs ļoti raids ievads caur LinkedIn, varbūt šo te mehānismu no manas skata punkta, bet tā nav vienīgā patiesība. Vienkārši iesim cauri un apstīsimies, kas ir tie soļi, ko es iesaku izmantot un kā aktivizēt biznesa klātbūtni šajā vidē. Un man ir viens jautājums patiesībā, kā Līva to labāk varētu izdarīt. Vai ir kāds šeit starp mums 121 dalībnieku, kurš nav vispār vēl LinkedIn vidē? Vai ir kāds Droši var chatiņā ierakstīt. Jā, pirms ielieciet cipariņu 1, tie, kas vēl nav vispār LinkedIn vidē. Mēs redzēsim, vai mums ir tādi dombiedri šeit. Interesanti ļoti redzēt. Vienanieciņš tie, kas nav. Elza nav vispār ideāli. Sandra tikko piereģistrējusies. Nu, ļoti labi. Tā kā mans mērķis arī patiesībā tiem, kas vēl nav aktīvi, Ievai sveiciens no Ievas, padomāt, varbūt šī platforma tiešām jums var ieinteresēt un jūs gribēsiet izveidot savu profilu un aktivizēt arī savu biznesa klātbūtni. Tā kā lecam iekšā šodienas tēmu, tūlīt padalos ar slaidiem. Ceru, ka mums šodien slaidi ripos viegli. Tad mana tēma slaidi būs angļu valodā, bet es runāšu latviešu valodā. Vide ir globāla, šī LinkedIn vide ir globāla, līdz ar to daudzas informācijas, varbūt termini, nodara jums arī tālāk pētot un skatoties un iepazīt šo platformu. Jā, šis webinārs taps kopā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Prieks par šo iespēju. Un skatāmies tad tālāk. Mans īsais intro, esmu Ieva Drāzniece, esmu no Rīgas, no Latvijas komunikācijas joma. Esmu draugos jau vairāk kā 20 gadus. Man ir pieredze ar savu biznesu veidošanu, attīstīšanu. Esmu bijusi arī aģentūra pusē un esmu bijusi arī klienta pusē. Esmu bijusi visās pusēs. Tā kā LinkedIn priekš manis ir interesanti vide redzēt, kā visi šie dalībnieki darbojas un palīdzēt tieši visām pusēm. Ikdienā jūs man varat satikt kā atbalstu biznesam profesionāļiem, kā Ieva Drāzniece, bet es esmu arī starptautisku partneru komandā Just Connecting Hub, un man ir tas prieks, ka mūsu komanda jau vairākus gadus pēc kārtas pēta tieši šīs platformas algoritmu. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi par algoritmu, tad zinat, ka mūsu kompānijas profilā varēs atrast visu aktuālo informāciju. Jā, tas ir īsumā par mani. Un aicinu šo citātu izlasīt, un tas mans aicinājums ir par to, ka LinkedIn vide
ir globāla vide, kur mēs varam satikt ļoti daudz cilvēkus. Vai mums interesē Latvijas tirgus, vai mums interesē Baltijas tirgus, vai Eiropa, vai pasaule, bet cilvēku šeit ļoti daudz, un mēs viņus varam satikt. Galvenais, kad mums jāiet ārā, un pašiem jābūt proaktīviem. Un par to ir LinkedIn. LinkedIn ir proaktīva platforma, kur tad mēs varam satikt 1 miljārdu privātus profilus. Tas ir tikko jau ir pārkāpts pār šim apaļajiem skaitlim, un 67 miljonus biznesa lapas. Un šī ir vide, kura palīdz satikties šiem te pasaules profesionāļiem, vai Latvijas profesionāļiem, vai Baltijas profesionāļiem, kas ir tas jūsu mērķis, un veidot kopā projektus iet uz jūsu mērķi. Par Latviju es ieguvu datus no Napoleona Katas, skatījos, ir reģistrēti vairāk kā 500,000 šie te profili. Tas noteikti nenozīmē, ka tik daudz ir aktīvu dalībnieku. Tas skaitlis būs stipri mazāks, tomēr tā ir ļoti kvalitatīva profesionāla auditorija, ar ko mēs varam rēķināties. Šie būs demogrāfijas dati. Viņi ir līdzīgi visā LinkedInā, neatkarīgi no valstīm, tā kā šāda te proporcija dalībniekiem arī saglabājas. Ja mēs paskatāmies, teiksim, to skatu no malas, kas tad ir LinkedIn, un tā ir vide, kurā mēs varam būt klātsoši ar kvalitīvu saturu un veidot šo te biznesa attiecības, profesionāļu attiecības tīklot. Un kā tad mēs veidojam saturu, šo kvalitīvo saturu mēs varam veidot dabiskā veidā, neko nemaksājot. No privātajiem profiliem un no kompāniju lapām. Ja mēs gribam maksas saturu, tad tas ir atļauts pagaidām no kompāniju lapām. Par to vēlāk Inters varēs arī palīdzēt jums, ja kādi jautājumi par visu, kas attiec uz maksas saturu. Bet attiecības, šo te tīklošanu jau veido paši profesionāļi. To kompāniju lapas īsti nevar tā izbūvēt. Šis ir tieši mūsu darbiņš, ko mēs kā profesionāļi varam palīdzēt savam biznesam, veidojot paši attiecības savā starpā. Mēs skatāmies par uzticēšanos kanālam, tad te ir pētījums no Hootsuite, kas ir uzticams avots, tieši daudz iedziļinās šajos te medijos un biznesa vidē, internetu vidē, tad LinkedIn uzticēšanās koeficients ir augsts, ir 24. gada dati, tā kā tas ir priekš mums iedrošinoša informācija. Un, ja mēs runājam par biznesa attīstīšanu 24. gadā, nav plānots samazināt izdevumus. LinkedIn turās stabili savās pozīcijās, vai nu saglabāt, vai nu paaugstināt. Tā kā LinkedIn ir fokusā. Vēl LinkedIn ir īpaši ar to, ka te ir arī maksas instrumenti, kā jau citās platformās, teiksim, ko jūs varbūt ikdienā izmantojat kādus kanālus. Kas attiec uz mums kā cilvēkiem, profesionāļiem, tad mums ir maksas instruments, pieņemsim premium, ar ko mēs varam paskatīties mūsu profila analītiku. Tam mēs bišķiņ pieskarsimies. Un diktīgs paldies jums, jūs bijāt iesūtījuši jautājumus. Premium bija viens no tiem. Premium ir ļoti labs instruments paskatīties analītiku, kas tad uz mūsu profila atnāk un ko mēs ar to informāciju varam darīt. Vēl ir Sales Navigators, kas jau ir vairāk pārdošanas komandām, profesionāļiem tīri mērķtiecīgi atlasīt šo te savu mērķu klientu datu bāzi un tad jau strādāt ar tādu kvalitatīvo fokusu auditoriju. Kompāniju lapām ir daudz vairāk šo te maksas instrumentu. Tas būs Life, tas ir tāds lielu globālu kompāniju lapām forši instruments, kā mēs varam pozicionēt sev kā darba devēju, ar ļoti tādu detalizētu analītiku, ko visu LinkedIn piedāvā. Tieši paskatīties, kas tad jūsu talantam ir svarīgi. Ir talantu piesaistes instruments, ir reklāmu ievietošanas instruments, par ko atkal Inters jau mans varēs vēlāk jums palīdzēt. Ir Sales Navigators maksas, teiksim, instruments komandām, pārdošanas komandām, atrast šos te mērķu klientus, segmentēti uzrunāt un darboties jau strateģiski. Un var tāpat kā esat varbūt metā iepazinušies, var pabūstot kādu atsevišķu postu. Tās ir jauna feature, kas ir pievienota LinkedInā, to arī varēs Inters vēlāk pakomentēt, palīdzēt. Tā kā tas ir pieejams kompāniju lapām. Ir atšķirības, ko mēs varam darīt kā cilvēki un ko varam darīt kā biznesa lapas. Un kas ir tas mūsu galvenais mērķis, ir īstenībā izveidot sev tādu dombiedru loku, plašākā mērogā, mēs par to arī pieskarsimies tūlīt, izveidot sev kontaktu loku, dombiedru loku, klientu loku šajā te internetu vidē, LinkedIn platformā, lai mērogot uzticēšanos. Ja mēs veidojam attiecības, teiksim, tiekoties tikšanās laikā vai konferencē, ir ierobežots cilvēku skaits, ar ko mēs varam pabūt kontaktā un pabūvēt šo te solītu uz priekšu, bet LinkedIn ir tāpēc daudz mērogotāks kanāls, kur mēs varam paralēli uzreiz veidot attiecības ar ļoti daudz cilvēkiem.
Un pat šo pamatā Inters man vēlāk piekritīs, visa pamatā ir mērķis. Jo, ja mums nav mērķis, tad mēs šo aplikāciju no telefona varam droši izdzēst, nemaz nevērt uz datoru šo lodziņu vaļā, jo nav vajadzīgs tērēt savu laiku vēl kaut kādā vidē papildus. Bet, ja mēs zinām, ka mums interesē biznesa attīstība, mums interesē uzturēt labas attiecības, mums interesē piesaistīt talantus, stiprināt pozīciju varbūt kādā konkrētā tirgu, tad šo vidi mēs varam mērķtiecīgi izmantot. Un mūsu uzdevums šodien apstīties, kas ir tie soļi, kā mēs varam to izdarīt efektīvāk. Vienkārši tas, ko es izstāstīšu, kā mēs varam dabiskā veidā, tikai savu dārgo laiku tērējot, tāpēc mūsu uzdevums to iemācīties darīt efektīvi. Un Inters varēs palīdzēt, kā mēs vēl varam pievienojot, teiksim, reklāmas budžetu, kā mēs varam strateģiski sasniegt savus mērķu klientus. Ja par tādiem strateģiskiem biznesa mērķiem šeit LinkedIn vidē domājam, tad dabiskai klātbūtnē šis mērķis varētu būt zīmola atpazīstamība, darba devēja tēla stiprināšana, šī klientu piesaiste. Un savukārt maksas tādas aktivitātes var būt tieši, lai radītu šo konkrēto plūsmu konkrētam mērķim. Tā kā par to arī mums būs iespēja pajautāt par tādām maksas aktivitātēm tieši no Inter pieredzes. Un šo slaidu es patiesībā aicinu tā paturēt savu tādā labā fokusā, jo viss, ko mēs šajā LinkedIn vidē darām, ir cieši saistīts ar to, ka mēs zinām, kas ir mūsu stiprās puses, kas ir mūsu servis, mūsu produkts, kas ir tas, ko tas palīdz kādam risināt, kāds uzlabo otrai pusē dzīvi, un kas ir tā otra puse, kas ir mūsu mērķa klients, kur viņš atrodas, ko viņš ēd, ko viņš elpo. Līdz ar to šis mājas darbs patiesībā ir jāizdara pirms LinkedIn vides. Nav tā, ka LinkedIn vide jums sniegs šīs atbildes. Jums tas jāzina pirms jūs ejat vispār virzīt jebkādā platformā savu produktu, savu pakalpojumu. Un tāpēc mēs ienākot LinkedIn vidē, jau nākam iekšā ar skaidrību. Mums ir šis produkts, viņš palīdz darīt to, un viņš palīdzēs šai konkrētai mērķa auditorijai uzlabot viņu biznesu, viņu dzīvi un tā tālāk. Mums tas viss jau ir zināms. Un LinkedIn vidē mēs vienkārši ar savām darbībām tad runājam tieši ar to savu klientu par to, kas viņam ir svarīgs un aktuāls. Un pamatā mēs īstenībā LinkedIn vidē darbojamies cilvēki savā starpā, jo mēs miedarbojoties savā starpā radam šo siltumu, interesi, izpratni, padziļinātu skaidrību par to, kas mēs esam par cilvēkiem, kas mēs esam profesionāļiem, kas ir tas servis biznesa, ko mēs palīdzam un piedāvājam, un tādā veidā mēs nonākam caur cilvēkiem, ja īstenībā varam aiznest arī caur attiecībām cilvēkiem varam aiznest to ziņu, kas ir tas mūsu servis un mūsu pakalpojums. Tātad nevis mēs vienkārši bīdam ārā savu, man ir superīgs produkts, bet nē, mēs būvējam no sākuma attiecības, un caur šīm attiecībām rodas interese par šo konkrēto produktu un risinājumu. Tā kā cilvēka algoritms ir pamatā. Un tas ceļš varbūt no klienta pie kompānijas lapas LinkedIn vidē notiek īstenībā tieši caur cilvēkiem, ka tie cilvēki ir tie, kas savā starpā miedarbojas, un tieši ar savu miedarbību rāda interesi saprast, hei, un šim cilvēkam aizmugurē ir šāds bizness, riktīgi forši. Ja man patīk šis cilvēks, man arī interesē, kas ir tas viņa bizness. Un tādā veidā mēs būvējam šīs dabiskās attiecības, atvedam šo klientu uz savu biznesu. Un tas, ko mēs varam izdarīt šodien, paskatīties, kas ir tie soļi, tie elementi, kas mums būtu jādara gan mums kā profesionāļiem, gan mūsu kompānijas profila kontekstā, lai mēs vispār stiprinātu šo mūsu klātbūtni un lai mēs varētu virzīties to mērķi, sasniegt to savu klientu, radīt to biznesa plūsmu, varbūt vēl foršs talants un partners un investors piesaistīt, kas nu kuram ir svarīgi. Mums kaut kādas foršas lietas čatā. Jā, vēl kāds raksta, kurš nav ideāli. Prieks, ka mums tāda, kur vēl nav LinkedIn vidē, būs ideāli, ja jums radīsies interesi par šo vidi pēc šodienas. Tā. Pārlecam. Ups. Pārsteigums. Es aicinu īstenībā šodien iziesim cauri 3 blokos. Tas ir tas veids, kā es aicinu skatīties, kas ir mūsu dabiskās, teiksim, aktivitātes, dabiskā šī stratēģija, bez kādām investīcijām, kā mēs varam radīt šo klātbūtni, stiprināt uzticēšanos, mērogot, teiksim, redzamību mūsu biznesam, mums kā profesionāļiem, un tādā veidā arī ģenerēt šo biznesa plūsmu mūsu virzienā. Un pamats, ko es
ko es pieminēšu vairāk kārt noteikti, ir šī attiecību veidošana. Kā tad tas notiek LinkedIn vidē, kā tā attiecību veidošana notiek? Un par saturu un par profilu mēs arī pieskarsimies. Taču manā praksē ir tā, ka bieži vien cilvēki atnāk vai kompānijas atnāk un saka tā, nu mums jāsakārto profils, jo mēs taču gribam, lai notiek bizness. Super, mēs sakārtojam profilu, tā ir vizītkārta, bet biznesa no viena profila vēl nekustēsies mūsu virzienā. Labi, atnāk cita kompānija, saka, nu mums noteikti jāpublicē saturs, un tad mūsu virzienā virzīsies biznesa. Daļai piekrītu, saturs palīdz šo biznesu virzīt jūsu virzienā, tomēr tas arī nav viens spēlētājs. Tā kā tās attiecības ir tāds fundaments, ko mēs iemācāmies veidot, un tādā veidā dabiski mēs varam šo te klientu plūsmu uz savu pusi arī virzīt. Vienkārši jāuzticās procesam, kā nu LinkedIn algoritms ir būvēts, balstās uz cilvēku algoritmu, savstarpēju miedarbību, un tad arī dabiskā ceļā mēs varam realizēt tos citus mērķus. Un tas mūsu instruments, mūsu tramplīns ir cilvēki, tieši tie cilvēki, ko mēs satiksim šajā vidē. Un varbūt tas klienta ceļš, es tādu attēlu ieskicēju, ka tas klienta ceļš pie jums var veidoties dažādi. Ja jūs esat centrālais tēls, tas puisis ar gaižzilajā aplī, tad patiesībā jūs varat šo te klientu pats atrast, pats piesaistīt ar savām aktivitātēm, ar savu kvalitīvu būšanu šajā kanālā, bet tajā pašā laikā arī šo te klientu var atvest jūsu esošais kontaktu loks. Tā kā būtībā jūsu komūna, jūsu dombiedri var būt šis te tramplīns pie klienta. Tāpēc mēs nevis tikai fokusējamies, ka mūsu adresāts ir mūsu klients, bet visas mūsu aktivitātes ir arī vērstas uz tiem cilvēkiem, kas ir blakus mums, kas ir mums draudzīgi, mums interesanti, ar ko mēs miedarbojamies, un viņi var būt tramplīns, kas atved šo te klientu pie mums. Tā kā tāds ir tas algoritms. Tāpēc mēs miedarbojamies ar cilvēkiem, draudzējamies, veidojam attiecības, jo mēs nekad nezinām, caur kura cilvēka šo te klātbūtni, kurš mums var palīdzēt ar savu iesaisti savukārt atvest šo te mērķa klientu. Un viens no instrumentiem, kas LinkedInā ir īpašs un ar ko ir jārēķinās un ko es aicinu papētīt un kas jau to ir redzējuši, tad praktizēt, un kas praktizē, tad nekādā ziņā nesamazināt šo te aktivitāti. Tas ir komentārs. Viens, ka komentārs var jūs ar savu komentāru varat, teiksim, pie jūsu biznesa publikācijas vai jūsu postu, jūs varat ar komentāru šo ziņu būtībā daudz vairāk aktivizēt un izplatīt. Komentārs ir tāds tehniska algoritma mīļbērniņš, mīlis, jo komentārs tieši ir tas, kurš ļoti, teiksim, palielina šo te ieraksta izplatīšanos. Bet ne tikai tāda tā loma, viņš arī komentārs ir tas instruments, ar kur jūs būvējat attiecības, un pie jūsu mērķa klienta, mērķa investora, mērķa partnera, ievietojot foršus, sirsnīgus, atbalstošus, draudzīgus, kvalitatīvus par tēmu komentārus, jūs īstenībā stiprinat šīs te attiecības ar to autoru, bet arī jūsu komentārs ir iemesls vispār rasties diskusijai, jūs būtībā jau pievēršat uzmanību arī tiem citiem cilvēkiem, kas ir šajā diskusijā, un tādā veidā iepazīstat ļoti daudz kvalitīvus kontaktus, ar kuriem tālāk varat jau paši veidot attiecības. Komentāram ir milzīga loma, un ikdienā satiekot profesionāļus, kuri nav pieraduši izrādīt virtuāli emocijas un kādam kaut ko publiski rakstīt, tas ir milzīgs tāds ieradumu maiņa, es teiktu. Tā ir būtisks LinkedIn vidē, šis ieradums ir fundamentāls, viņš ir jāizveido un jāpiekop, jo viņam ir ļoti liela loma dabiskā ceļā, kā mēs varam šo klientu plūsmu savā virzienā organizēt. Pateicoties klientiem, pateicoties komentāriem, tiešām klienti arī pie mums nāk. Vēl viens instruments, kas mums var palīdzēt veidot attiecības, ir pasākumi. LinkedIn vidē šis formāts ir tāds instruments. Mēs arī izveidojām mūsu Zoom lekcijai, mēs arī izveidojam LinkedInā pasākumu, un pateicoties šim LinkedIn šim formātam, mēs varam sapulcēt cilvēkus, kam šī tēma interesē. Tādā veidā mēs varam veidot pasākumus, bet iedomājieties, ka jums ir kaut kādas konferences izstādes, nezinu, tur Dubajā, Francijā, Berlīnē, vēl kaut kur jūs brauksiet, kur jūs dosieties, kur jūs gribat satikt savus mērķu partnerus, klientus. Un jūs šajos pasākumos, ja viņi ir izveidoti arī LinkedIn, jūs varat satikt potenciāli tos cilvēkus, kas arī tur būs un jau būvēt šīs attiecības pirms.
Tā kā tas ir ļoti labs instruments, lai jūs iegūtu kvalitīvu datubāzi jau mērķa šo te fokusa grupa patiesībā ar jums interesējošiem kontaktiem. Tā kā pasākumi ir tā vide, kur LinkedIn, kur mēs varam arī veidot attiecības. Un kas vēl, teiksim, runājot par tādu miedarbību un savstarpēju tādu attiecību loma ir tieši, kā mēs kā komanda varam palīdzēt arī kompānijas ierakstiem. Kompānijas ierakstiem, diemžēl, tehniskais algoritms nav labvēlīgs tādā nozīmē, ka ieraksti aiziet uz ļoti, ļoti maziņu procentu sekotāju loku, un tad, ja nav nekāda iesaista un nekāda aktivizācija pie šiem ierakstiem, tie ieraksti vienkārši nekur tālāk baigi daudz neaizceļo. Līdz ar to ir liela loma, kad ir nāk talkā šī komanda, kad komanda ir klātsoša LinkedIn vidē un pie uzņēmuma aktivitātēm cilvēki pieslēdzas, pievieno savas emocijas, savas reakcijas, un ar to mēs iestartējam šo tehnisko algoritmu, un tādā veidā tad kompānijas ziņa kaut kur var aizlidot. Tā kā tādai miedarbībai visos virzienos ir nozīme un ir vērtība. Un tas pamats LinkedIn vidē ir, par ko mums ir vērts atcerēties, ka tā ir proaktīva vide. Mēs nevaram gaidīt kaut kādu biznesa plūsmu savā virzienā ar dabisku klātbūtni, profila izveidošanu vai satura publicēšanu vai komentāra vienreiz mēnesī ielikšanu. Tas patiesībā ir tāds došanas ieradums. Mēs esam aktīvi, mēs atbalstam savu vidi, esam klātesoši, un tādā veidā mēs ģenerējam šo te interesi un plūsmu arī savā virzienā. No sākuma mēs dodam, un pēc tam mēs saņemam. Un mēs nekad nezinām, no kuras puses tā plūsma nāks pie mums atpakaļ. Bet tad, kad tā plūsma atnāk, viņu ir vērts skatīties. Un te ir, paldies par iesūtītu jautājumu par premium. Premium ir viens no maksas instrumentiem. Privātiem profiliem tas ir ļoti saudzīgs maksas instruments. 30 dienas jums viņš ir bez maksas, tā kā es aicinu viņu noteikti, kas ir aktīvi jau LinkedInā, izmantojiet, papētiet, paskatieties, ko tas jums dod. Man tas dod šis te maksas instruments 30 eiro investīciju mēnesī. Man viņa dod iespēju paskatīties šos te profilus cilvēkus, kuri nāk manu profilu skatīties. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja es esmu aktīva kaut kādās tēmās, diskusijās, pasākumos, ierakstos, es ar konkrētu mērķi to daru. Es daru ar mērķi, teiksim, atvest pie sevis savu mērķi klientu. Un es pēc tam šajā analītikā redzu, kas pie manis ir atnācis, kas man profilu skatījies. Līdz ar to es saprotu, nenāk no tās valsts, kur es gribēju, nenāk no tās industrijas, kuras gribēju, tātad es mainu savu kursu un savas aktivitātes kanālā jau daru pareizajā virzienā. Mēs visu laiku varam uzlabot savu tādu darbības virzienu, ja mēs redzam, ka īsti nepareizie cilvēki vai pareizās kompānijas nāk mūs apskatīties. Tā kā darīt darbības un neanalizēt ir īstenībā izšķērdīgi. Mums būtu jābūt daudz efektīvākiem, jāskatās, vai esam darījuši pareizo. Aiziesim pie otrās sadaļas, kas ir dabiskais saturs. Atgādināšu, ka mums ir studijā Inters. Es ļoti, ļoti priecājos, jo Inters atkal ir nosedz šo pusi, kas ir ļoti strateģiski sasniegt konkrētu specifisku mērķa auditoriju lēmumu pieņēmēju, ko LinkedIn nodrošina tieši ar savām maksas satura reklāmas, teiksim, šie te uzstādījumiem. Jūs varat sasniegt pat vienu lēmumu pieņēmēju, kurš sēž savā zelta pilī, un viņš nezinās, ka viņš ir vienīgais, kuram šī reklāma ir atsūtīta. Tādā ziņā par to visu interesi, bet par dabisko saturu, kāda ir viņa loma, teiksim, un kas ir tas, kas mums ir jādara, kad mēs domājam par satura veidošanu, mēs patiesībā domājam par savu adresātu. Tāpēc mēs zinām, kas ir tas, kas ir mūsu klients, kas viņam sāp, kas ir tas, ko mēs, protams, varam viņam piegādāt, kā tas mainīs viņa dzīve, un visas mūsu satura aktivitātes ir vērstas uz to, lai mēs radītu šo te uzticēšanos savam mērķa klientam, ka mēs esam tie, kas viņam var palīdzēt un ir vajadzīgi. Mums ir jābūt tiešām jārunā par tēmu, to, kas ir svarīgi mūsu adresātam, nevis par to, ko mēs gribam pateikt. Pieņemsim, ja mums darbā ir ofisā jaunā krāsā krēsla, vai esam pielikuši jaunu certifikātu pie sienas, super malacīši, bet vai tas ir svarīgi mūsu mērķa klientam, var par to šaubīties. Tā kā varbūt pirms mēs liekam Jāņu sieras un Ziemassvētku apsveikums saturā, padomājam, vai mēs esam izrunājuši visu to, kas tiešām ir svarīgākais mūsu klientam. Tā kā bieži vien var redzēt, ka saturs ir tāds sadrumstalots un ķeksīša pēc, bet ļoti maz, teiksim, tiek runāts par to, kas ir svarīgi tieši tam klientam. Bija iesūtīts jautājums par valodām.
Ļoti labs jautājums. Atkal domājam, kas ir mūsu mērķa adresāts. Ja mūsu mērķa adresāts ir biznesa vai profesionāls Latvijā, tātad mēs savus satura aktivitātes veidojam latviešu valodā. Ja mūsu klients dzīvo Baltijā, kādā valodā runā visi baltieši? Angļu valodā. Ja mūsu klients ir Eiropā, izvēlamies Eiropu. Ja mūsu mērķa klients ir, nezinu, varbūt tikai itāļu valodā runājoši klienti Itālijā vai varbūt kāda lielāka valoda. Vadamies pēc tā, kas ir mūsu klients, un tādā valodā arī runājam. Vēl var pieminēt par publicēšanas laikiem saturam. Tam arī ir liela nozīme. Pieņemsim, ja jūsu klients ir Eiropa, tad es aicinu nepublicējiet savu saturu 23:58 naktī, jo jūsu mērķa klients Eiropa tajā laikā guļ. Un viņi nevarēs ne to saturu saņemt, ne izlasīt, ne iesaistīties. Vienmēr sakot, tas cilvēka algoritms nenostrādās, tehniskais algoritms arī nenostrādās, un jūsu ieraksts vienkārši tur snaudīs. Ja jūsu mērķa klients ir Amerikas, super, esat čakli, pēcpusdienā pēc Eiropas Amerikas mostas, esat aktīvi pēcpusdienā no mūsu vakardaļā un iesaisties un darat visu, lai Amerika savā ziņu lentē saņem tieši ziņu no jums. Tā kā vadamies pēc sava klienta, kur viņš atrodas, kas ir viņa laika zona, kas ir viņa aktivitātes, teiksim, šīs te, teiksim, šis laiks, un tāpēc arī esam fokusā. Piemēram, šodien es publicēju ierakstu 9:30, jo tas bija vērsts gan Latvijai, gan Eiropai, bet pēcpusdienā jau pie šī ieraksta varēs pievienoties arī, teiksim, citas laika zonas. Vēl tagad Austrālija vēl var pagūt pievienoties, viņi vēl neguļ, bet Amerika jau pieslēgsies pēcpusdienā. Tā kā domājam par to, kas ir mūsu ieraksta adresāts. Un te ir viens aicinājums no Džūlas Vaitas. Ar Džūlas iepazinos LinkedIn vidē, viņi ir iedvesmojuši pārdošanas treneris, bet viņi aicināja skatīties pārdošanu kā uz attiecībām, jo patiesībā jau cilvēki pērk no cilvēkiem, un cilvēki negrib, ka viņiem pārdod. Cilvēki grib to izvēles iespēju, ka viņi pērk. Līdz ar to mēs izbūvējot attiecības varam veicināt to, ka cilvēkiem gribās no mums nopirkt šo te pakalpojumu produktu. Un zinot, ka cilvēks ir tieši tas, varbūt tas pārmīnieks, kurš šo te biznesu aiznes līdz otram cilvēkam, līdz lēmumu pieņēmējiem, tad veidojot attiecības, mēs arī varam veidot šo te pārdošanas mehānismu aktivizēt. Un viens no instrumentiem, ar ko tad mēs varam būt, teiksim, šo te uzticēšanos stiprināt, ir mūsu personīgs saturs, ko mēs kā profesionāļi veidojam savā profilā. Un šeit ir viena nianse, tas nav domāts privāts saturs. Tas nav jāraksta, ko es tagad šodien tikko darīju un runāju ar savām meitām un kā man iet, bet tā var būt jūsu skats, jūsu attieksme, jūsu kaut kāda pieredze par to jomu, par to produktu, par to pasākumu. Tas vienkārši ir, ka jūs pievienojat nevis tikai, ka mums ir foršs produkts, bet kāpēc es tur esmu, kāpēc man tas svarīgi, kāpēc es to daru. Cik daudz mēs tur esam ieguldījuši, kas ir tas, kā mēs to redzam, kur tas aizies. Teiksim, mēs vairāk runājamies, to cilvēku pievienojam savu dvēselīti, bet pateicoties šim te personīgā satura klātbūtnē arī stiprinās šī te uzticēšanās un rodas interesi par to, kādu biznesu un kādu servisu un produktu mēs virzam tālāk tirgū. Par ko es aicinu padomāt un būt vērīgiem ir mākslīgais intelekts. Tas ir ļoti tagad ērts instruments priekš visiem. Mēs iemetam uzdevumu, un mums atnāk gatavs izcepts posts vai blogs vai vēl kaut kas. Bet šeit ir maz nianses, ja mēs esam profesionāļi, esam uzmanīgi, jo visi ieraksti, kas veidot mākslīgo intelektu, jau kļūst vienādi un ziņu lentē būtībā gribas scrollēt pāri, tāpēc viens ir, ka jūs iemetat šo te uzdevumu un pēc tam pielabojat un ieliekat tur savu personīgu kādu nianses kļūdu un tā tālāk, bet otrs ir padomāt, ka mākslīgais intelekts jau nekad nav izdzīvojis jūsu pieredzi un skatu uz šīm lietām un uz šo te jomu vai uz to izcinājumu, ko esat izveidojuši, tāpēc ar tādu vērību skatieties, lai nepazaudētu savu dabisko, teiksim, šo te uzticēšanos, ticamību un tieši to personību, jo saturs būs arvien vairāk un jūs pazudīsiet. Un ja jūs gribat izcelties un gribat, lai jūs pamana un gribas, lai jums uzticas, tad esat vērīgi un saglabājat tādu līdzsvaru starp efektīviem, ērtiem instrumentiem un to, ka jūs esat profesionāļi. Par saturu noteikti aicinu domāt tādā community domu biedru kontekstā, piemēram, šis seminārs.
vairāk reizes postos, teiksim, Lijā publicēju, pieminēju Interu, mani, pieņemsim, es publicēju, atsaucos uz Lijā un uz Interu. Teiksim, Inters kaut ko publicēs, atsauksies uz saviem partneriem vai klientiem. Mēs visu laiku īstenībā saturā veidojam tādu miedarbību ar citiem, jo tas nozīmē, ka mēs nevis vienkārši vieni visu laiku lielamies, ka mēs esam malacīši, bet mēs tomēr darbojamies tādā vidē, partnerībā, sadarbībā, draudzībā, un arī tādā veidā, kad mums ir vairākas iesaistītās puses pie kādām aktivitātēm satura ziņā. Katra no šīm pusēm jau atved savu dombiedru loku, savu šo te kontaktu burbuli, un tādā veidā mēs mērogoti ar vienu ziņu, kurā esam iekšā vairākas iesaistītās personas, varam sasniegt daudz, daudz lielāku auditoriju. Tāpēc mēs sadarbojamies satura ziņā. Un, ja mēs runājam par tādu satura stratēģiju LinkedInā, tad kā tad viņa būvējas? Viņa būvējas no dabiskās klātbūtnes, no dabiskā satura, ko tad veido šis biznesa komanda, pārstāvji, īpašnieki, darbinieki, vai nu tas ir personīgs saturs, vai nu kaut kas par produktu, vai par kādu pasākumu, vai par kādu konferenci, vai par kaut kādu jaunu risinājumu. Tad tas ir dabiskais saturs no kompānijas lapas, un papildus vēl tas nāk arī maksas saturs, ko mēs publicējam no kompānijas lapas, un tur mums atkal Inters būs ļoti nodrīgs ar kādām rekomendācijām vai atbildēm uz jautājumiem. Un tā mēs kopumā īstenībā tā veidojas šis satura stratēģija LinkedIn vidē, kad nav tikai kompānijas lapa ar vienu savu saturu, nav tikai reklāma un nav tikai cilvēki. Ir viss šī miedarbība ir svarīga. Paldies jums par jautājumu. Bija jautājums, cik tad bieži publicēt un kā tad to visu plānot. Manuprāt, vispirms numur 1 atbild noteikti ir jūsu resursi. Ja jums ir laiks un jums ir iespējas, vienkārši cik bieži jūs varat, jo jūs publicēsiet retāk, jo mazāk iespējas cilvēkiem ir iesaistīties, palaist šo ziņu tālāk un aktivizēt šo te dabisko algoritmu. Jums ir mazāks, teiksim, reklāmas budžets un neveicat šīs strateģiskās reklāmas, līdz ar to tad arī viss spēki ir uz jūsu dabisko klātbūtni. Tātad LinkedInā ir tā, jo tu izkrīt no aprites, jo tev jāsāk viss no jauna būtībā. Ja mēs varam publicēt katru dienu, lieliski. Ja mēs varam publicēt 3 reizes dienā, fantastiski. Ja mēs varam publicēt reizi nedēļā, ideāli. Vienkārši ar kaut ko ir jāsāk. Tāpēc audzējam muskuļus, vadoties no mūsu resursiem. Ja par satura stratēģijas tādiem galveniem varbūt virzieniem, es aicinātu pieturēties pie tā, kas ir jūsu biznesa prioritātes un skatīties, lai tas saturs tiešām nav par Jāņu sieru un Ziemassvētkiem, bet vairāk vērsts uz to klientu, uz to, kas viņam varētu radīt uzticēšanos, varētu būt interesants, varētu noderēt, varētu palīdzēt, varētu viņu kaut kā iedvesmot. Tā kā šie ir tie satura vaļi, kā teikt, caur kuriem es eju cauri, kad es veicu lielu globālu starptautisku uzņēmumu auditu, pieņemsim, vai kad es darbojos ar operatīvu kopā ar komandām un palīdzu izbūvēt komandām šo satura stratēģiju. Skatīties, lai visi šie leņķi īstenībā ir pārstāvēti, un viņiem ir liela nozīme, jo bieži vien mēs kompāniju ierakstos neredzam cilvēka klātbūtni. Mēs redzam tikai, labākajā gadījumā mēs redzam kādu konferences bildi, kur tur ir kaut kādi cilvēki, mūsu cilvēks tur kaut kur sēž zālē. Vai mēs neredzam, pieņemsim, ka kompānijas bieži vien dalītos ar savu cilvēku ierakstiem, bet tas ir ļoti vērtīgs saturs un tas ir ļoti uzticams saturs. Tādā veidā mēs redzam, ka šajā kompānijā patiešām strādā cilvēki un ir pilns ar ekspertiem, kas rūpējas par to, lai šis servis un risinājums būtu tieši klientam forši. Viedokļu līderu saturam ir liela nozīme. Mēs dalāmies ar to, ka mēs kaut kur ceļojam, mēs esam uzaicināti, piedalāmies, runājam, esam intervijās, uzstājamies. Tas veicina šo uzticēšanos. Par mūsu produktu un pakalpojumu ir jārunā, bet mēs bieži vien redzam, ka kompānija lapās īpaši ir tikai par mūsu produktu un pakalpojumu. Nu, tā kā vienkārši mēs esam labākie un rekur no labās, no kreisās, no 5. un 10. puses ir tikai par produktu. Jā, tas ir viens no tematiem, par ko mums ir jārunā. Nevajag kautrēties, par to ir jārunā. Arī privātos profilos. Ik pa laikam ir jāapstāst par to, ko jūs darat. Cilvēki nevar uzminēt, ka jūs viņiem varat palīdzēt, tāpēc ik pa laikam par to ir jāpasaka. Runājot par to, kas aktuāls industrijā, mēs esam tuvāk industrijai nekā mūsu klients. Mēs vairāk zinām tendences, kaut kādas pētījumus, kaut kādas jaunas lietas, tehnoloģijas. Dalamies, esam tas viedokļu līderis, tas partners, tas draugs, kam uzticās un ko
un no kā grib saņemt šo informāciju, lai mēs esam tas informācijas avots. Līdzīgi kā Lijā, piemēram, šodien ir norganizējis lielisku pasākumu, kas jums ir pieejams bez maksas, šāda te iespēja uzzināt, padomāt, izrunāties un kaut kādas lietas paņemt sev praktiski. Tāpat arī jūs kā biznesa organizējat kaut ko un dodat savai komunai, saviem dombiedriem, saviem klientiem, partneriem, dodat kaut ko tādu, kas varbūt noderīgs. Un šie te pasākumi ir ļoti labs veids. Vai nu viņi ir LinkedIn live, vai nu tie ir Zoom, vai nu tie ir kaut kādas klātienes tikšanās, vai nu tie ir kaut kādas apmācības, vai kaut kādas izmēģinājumi, vai kaut kādas iespējas. Dodat arī kaut ko var pačamdīt, pataustīt, un lai veidojas šī te mīlestība uz jums jau ne tikai pērkot un pārdodot, bet arī kaut kas, ko mēs varam dot. Trešo pušu saturs ļoti svarīgs, jo neesam mēs šeit vieni paši tādi fantastiski, ir visādi mūsu partneri, klienti, doma biedri, citi, teiksim, sadarbības partneri, viņi kaut ko publicē, kas var būt noderīgs arī mūsu auditorijai. Tāpēc dalamies ar šo saturu. Tas ir forši, ka mēs papildinām savu saturu stratēģiju ar citu veidotu noderīgu saturu. Un par to, kas ir mūsu teiksim, vide, mūsu dombiedri, runājam par tām lietām, nezinu, mēs ejam talkās, mēs ziedojam, mēs iestājamies par kaut kādiem tēmām, jautājumiem, vienkārši esam empātiski sabiedrības, kā teikt, dalībnieki, daļa no. Mēs neesam vienīgie, un tāpēc runājam par tām tēmām, kas var būt noderīgas citiem. Un šeit jau ir tie Ziemassvētki un Jāņu sieri, tie arī šeit var nākt iekšā, bet tam nevajadzētu būt vienīgajiem satura, teiksim, tēmai. Te ir daži piemēri, pieņemsim, kā mēs varam būt klātsoši. Pēc šeit man patika piemērs, kur Daiga runā par to, ka viņi piedalīsies konferencē. Un lielisks saturs, ko var gan privātā profilā, gan kompānijas profilā pēc tam dalīties. Šis ir te viedokļa līdera, šis te tēma, ko var tad izmantot un aktualizēt. Un man ir interesanti uzzināt, kur un kā šis cilvēks piedalās un veidojas šī uzticēšanās. Pieņemsim, te es redzu, ka Accenture Baltics ir dalījies ar savu kolēģi saturu, un tas jau ir cilvēku saturs. Šis ir tik forši. Nevis Accenture Baltics paši ir ielikuši galeriju, bet viņi ir dalījušies ar savas komandas cilvēku galeriju, un tas jau ir cilvēku saturs. Te ir reāls cilvēks strādā Accenture, un var redzēt, ka tas ir dabisks, autentisks cilvēks saturs, un Accenture ar to lepojas, ka mūsu komandā ir šāds cilvēks. Ļoti, ļoti forši piemērs. Pieņemsim atkal viedokļu līdera saturs ir dokuments, ir ļoti labs formāts, kur mēs varam pāršķirstīt, tā kā klikšķināt. Tajā laikā, kad klikšķina ieslēdzas šis te LinkedIn tehniskais algoritms, jo šis te cilvēki iesaista interesi par šo ierakstu, aktivizē tehnisko algoritmu, un katrs klikšķis un katra milisekunde ziņo algoritmu, šeit cilvēkiem ir interesanti, viņi klikšķiņi, viņi skatās, un šī ziņa lido tālāk. Bet šādā veidā mēs varam izstāstīt, piemēram, interesantas pieredzes no kādām izstādēm, no kādām konferencēm, un radīt šo te intrigu, kamēr cilvēks klikšķina un pāršķirsta, viņam tad ir veidojis kaut kāds stāsts un pieredze. Reku vēl satura formāts, kas ir pasākumi, pieņemsim šeit, var redzēt, ka cilvēku profilos jau parādās, ka šie cilvēki piedalīsies šajā pasākumā, un pasākumā tad mēs varam, kā jau iepriekš stāstīju, varam sākt pulcēt šo mērķa klientu loku, ar kuru pēc tam jau mēs varam darboties, sazināties un veidot šīs attiecības. Bet pasākumi ir ļoti, ļoti noderīgs satura veids, ko mēs vienmēr, teiksim, uz šo pasākumu varam pēc tam cilvēkus atvest, kā teikt, reizi nedēļā vai biežāk par to runāt. Hei, tuvojas, hei, gaidam, hei, nāc, un tā tālāk, un tā tālāk. Video, kur vispār bez video? Viss virzās uz video, jo video saturs mums ļauj cilvēkiem sajust gan emocijas, gan dzirdēt balsi. Viss notiek, teiksim, tā kā tas notiek, autentiski. Mēs redzam šo cilvēku, un tas veicina uzticēšanos. Un vēl foršāk, ja, teiksim, vadītāji, līderi, īpašnieki šo te video saturu izmanto, jo tas ļauj vairāk saprast un sajust, kas aiz šī cilvēka stāv, kas aiz šī biznesa stāv. Un šajā gadījumā tas ir no vadītāja profila, ir darbinieku izveidots komandas, izveidots apsveikums. Svētkos man tik patika, un šis ir cilvēku saturs, jo parādās reāli cilvēku komandas cilvēki iekš šī satura, bet video kā tāds ir ļoti jaudīgs. No viņa nevajag baidīties. Video mēs patiesībā varam šo te ziņu aiznest visautentiskākajā veidā.
Un kas vēl ir jauns par saturu runājot, tur inters varēs būt noderīgs, bet šis ir jauns formāts reklāmām, ka kompānija var sākt izmantot reklāmās kā pamatu, paņemt tieši cilvēka radītu saturu, un būtībā ziņu lentē mēs parādīsies šis saturs, kā viņš nāk no cilvēka, bet tā apakšā maziem burtiņiem būs arī, teiksim, atšifrēts, ka šī ir kompānijas reklāma. Bet tādā veidā mēs šo saturu varam mērķtiecīgi jau virzīt uz konkrētu mērķi un izrunāt caur cilvēku profiliem. Tas ir labs pievienojums šai te LinkedIn aktivitātēm. Pēdējais profils stratēģija. Profils ir svarīgs, tā ir mūsu vizītkārta, parunāsim par abiem, par kompānijas un par privātiem profiliem. Ar lampiņu es īstenībā esmu aicinu jūs aizdomāties, ka tā ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Cilvēkam ienākot kompānijas vai privātu profils, teiksim, šajā te vietnē, ir momentā jābūt skaidrībai, kam, ko, kā jūs palīdzēsiet. Nevis tur jāsāk zīlēt biezumos un jāsāk tērēt laiks un scrollēt un uzminēt, vai man dar šis cilvēks, vai man nedar šī kompānija, teiksim, tas ir priekš manis, nav priekš manis, vai man jāmeklē kaut kas cits. Mūsu uzdevums ir radīt to savu klātbūtni savā saturā, profilu noformēt tā, lai ir momentā skaidrs, ka tie esam mēs, ko meklēja, un nekur vairs tam cilvēkam nav jāiet. Viņš ir atradis to partneri, to profesionālu vai to kompāniju, ko viņam vajadzēja. Ar to mākslīgo intelektu vairāk apzīmēja to, ka arī profilos ir svarīgi pievērst uzmanību strateģiski atslēgas vārdiem, un šie te profili ir jānoformē strateģiski pēc mūsu klienta vajadzībām. Un kas ir tas mūsu mērķa adresāts? Respektīvi, viss, kas tam otrai pusē sāp, ko viņi meklē, kādas pakalpojumus viņi gribētu izmantot, un kas ir tie mūsu muskuļi, mūsu servisi, ko mēs nodrošinam un varam būt noderīgi, tam visam ir jābūt saliktam gan privātos profilos, gan kompānijas profilos. Tāpēc tas ir tāds, mēs domājam gan par to pirmo skatu, lai viņš momentā dod atbildi un, super, prieks, ka vispār to atrada, kā man paveicās. Un otrs ir, lai vispār radītu šo te plūsmu, lai meklēšanas rezultātos tieši mūsu profili būtu tie, kuri nokļūst cilvēku acīs un mēs tiekam atrasti. Ja mēs runājam par profilu valodām, tas arī bija jautājums, paldies jums. Ir svarīgi jūsu mērķa adresāts. Pieņemsim, priekšpusē ir privāta personas profils un ir iespēja izveidot vairākās valodās jūsu profilu. Tā kā profili automātiski netulkojas. Ja mēs, pieņemsim, esam pieraduši, ka visu Googles mums notulko, vai arī, teiksim, LinkedIn vidē arī ir, vai Instagramā vai Facebookā pieejams tulkojums, tad profiliem tulkojums automātiski nav pieejams. Tādā valodā, kā mēs viņu uzrakstīsim, tāds viņš arī būs. Ja jūs strādājat uz kādiem mērķa tirgiem, pieminēšu atkal, nezinu, tur pieņemsim itāļi. Itāļi varbūt nesapratīs latviešu valodā, līdz ar to mēs veidojam, teiksim, vairāk šī profila versijas, lai būtu šis tulkojums. Ja mēs esam biznesa profils, atkal atceramies, kas ir tas konteksts. Ja mēs esam Latvijas uzņēmums un strādājam tikai Latvijā un mūsu produkts ir sklandrauši, mēs varam droši rakstīt savus sklandraušus latviešu valodā un visi, kas ir latvieši ārzemēs vai Latvijā, sapratīs sklandrauši. Ja mēs, teiksim, šeit apakšā, piemērā Pipelife Latvija, ir globāli starptautiski milzīgi uzņēmumi, meitas uzņēmums, kas iet ikdienā sadarbībā ar visiem saviem mātes uzņēmuma partneriem un visu. Mēs noteikti turpinam runāt angļodā profilā, jo šis te profila noformējums, lai viņš ir saprotams visiem šīs te mātes uzņēmuma dalībniekiem. Tā kā mēs vienmēr skatāmies, kur mēs atrodamies. Ja mēs esam lokāli, lūdzu, paliekat latviešu valodā. Ja mēs tomēr esam kaut kādā kontekstā ar kaut kādiem mērķiem uz plašāku adresātu, tad piedomājam par tām valodām. Un par kompānijas lapu. Varbūt komentāros droši var ielikt, kāds atpazīst šo te S burtiņu, kas ir šis logotips. Ja tā ir kompānijas lapa, tas ir tas pirmais mirklis, kad es ieeju šajā kompānijas lapā. Un man ir jābūt tai sajūtai, ka es saprotu, par ko šis bizness ir, kā man viņš var palīdzēt, un ka tas ir tieši man. Un jūs droši varat ielikt kāds komentārā, kāds jau raksta. Jā, reku raksta. Bet kas ir forši? Milzīga kompānija, milzīgs uzņēmums, bet savā banerī viņi tā asketiski izvēlējušies ielikt vienu krāsas foniņu. Patiesībā pilnībā neizmantots reklāmas laukums, un te būtu jābūt tai vērtības ziņai, kas ir tas, ko mēs varam būt, kā mēs varam tev būt noderīgi, kas ir tas, ko mēs tev varam palīdzēt.
Tā kā tas ir lieki ignorēt šīs milzīgās reklāmas iespējas, panākt tuvāk savam klientam. Respektīvi, kompānijas profila mērķis ir būt uz klientu vērstam. Pirmajā milisekundē visur, kur vien ir iespējams, šai informācija ir jāparādās, lai cilvēkiem nav jātērē laiks un jāmin. Bet ne tikai tam apmeklētājiem svarīgi. Svarīgi, kad arī kompānijas lapas profils ir sakārtots ar strateģiski ar atslēgas vārdiem, kuri tad meklēšanas rezultātā vēd uz jūsu kompānijas lapu šīs te mērķa acis. Tā kā visas sadaļas aizpildiet, labā ziņa priekš jums, kompānijas profilos ir ļoti maz sadaļas. Nu tā, ka ļoti maz. Ja jūs strateģiski 30 minūtes apsēdīsiet, jūs sataisīsiet kapitālāko kompānijas profilu un viss būs čikaniekā. Bet ir jāzina, kas ir jūsu produkts, kas ir jūsu klients, kas viņam sāp, ko jūs protat. Visu saliekam maksimāli tā, lai ir redzams uzreiz, nav jāmin, nav jāuzmin un nav jāzīmē kafijas biezumos. Ļoti, ļoti ātri to var izdarīt, bet domājam strateģiski, neko nepalaižam garām. Visam ir jābūt redzamam uzreiz. Tā, mēs te. Ups, nē, šitam neskriesim garām. Ja mēs runājam par kompānijas lapām, viņās ir administrators. Bieži vien biznesa ownerim liekas tā, nu jā, tagad šito kompānijas lapu es atdošu tur savam mārketinga cilvēkam, un viņš izdarīs visus brīnums, un mums tur bizness vienkārši griezīsies, jo viss notiek, viss nošēn notiek tā. Bet patiesībā kompānijas administratoram ir savas lomas, un viņas ir ierobežotas, un visu pārējo jau jādara visiem pārējiem, kā teikt, iesaistītiem. Bet kompānijas lapas administrators, viņš, ko var izdarīt kompānijas lapas administrators, viņš var piesakot citām kompāniju lapām. Ir tur tāda funkcionalitāte, ka tu piesako lapām, uztaisi smuku filtru, un tu katru dienu to vari salikt īkšķus visiem foršiem jaunumiem, kas nāk no taviem interesētiem, teiksim, tādām kompāniju lapām, kurām tu gribi sekot un veidot tādas kompāniju lapu attiecības. Kompāniju lapas ar kompāniju lapām jau attiecības neveido. Jūs vienkārši tā kā viens otru atbalstat un simboliski uzturat siltas šīs attiecības starp kompāniju lapām. Bet to var darīt. Otrs, ko var darīt, ir aicināt sekotājus. Un te būtu viens moments, ka kompāniju lapa administratoriem ir iedot šī iespēja 250 sekotājus pievienot. Ja jūs pievienojat sekotājs, un sekotājs jūs pievienojat kā no sava privātā, teiksim, kontaktu loka, tāpēc tos administrators aicina īstenībā uz maiņām. Pieņemsim vienu nedēļu, šitas cilvēks ir administrators, vienu nedēļu otrs ir administrators. Un tādā veidā par šo te nedēļu īstenībā 5 minūtes ieejot šajā te lapā, saicinot savu pēc filtra, ļoti smuki atfiltrēt, kurus cilvēkus jūs gribētu aicināt sekot jūsu kompānijas lapai, jūs varat šo te kredītpunktus atjaunot. Ja šiem cilvēkiem šis liekas jēgpilni, viņi piesako šai lapai un kredītpunkti atjaunojas. Tātad, ja jūsu uzņēmumā ir vairāk biznesa, teiksim, vides dalībnieki, kas ir aktīvi LinkedIn vidē, varbūt kāds ir mārketinga virzienā, kāds pārdošanas virzienā, viņiem katram ir savi vērtīgi kontakti, un katrs no šiem cilvēkiem esot admina, teiksim, statusā, uz dienu kaut vai viņš var saicināt ļoti kvalitīvu kontaktu loku sekot jūsu kompānijas lapai. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, tāpēc viens pats kaut kāds students, kam jūs iedodat administrēt lapu, viņš noteikti nevar palielināt sekotāju loku, jo viņam jau nav šī kvalitīvā mērķa kontaktu loka LinkedInā. Tāpēc mēs esam visi kā komanda ieinteresēti pievienot savus kontaktus šim te sekotāju lokam. Ko vēl var darīt kompānijas lapas administrators? Var atsekot, kur kāds darbinieks, kur kāds partners, kur kāds klients kaut kur ir pieminējis, ielikt kaut vai to sirsnīgo īkšķu un kādu paldies komentāru, nu, siltināt šīs attiecības, bet atkal nebūvēt attiecības, vienkārši uzturēt foršas siltas attiecības. Tās ir tās kompānijas administratora roles, teiksim, tās lomas. Par privāto profilu. Drošība ir arvien aktuālāks jautājums, un LinkedIn arī spērs savus soļus šajā virzienā. Nu jau mēs varam verificēt savus profilus, tur vajag jūsu dokumentu, pasi vai ID, un to visu var izdarīt. Es aicinu verificēt savus profilus, jo, diemžēl, kā jebkurās internetu vidēs, arī šeit ir dažādi interesanti profili, kuriem ne visiem var uzticēties. Tāpēc esiet uzticami, esat profesionāli un parūpēties par savu profilu, teiksim, kvalitāti. Jo tā ir jūsu profesionāla vizītkarte, pasa, un ja vēl esat verificējušies, kas tas esat jūs, nu, tad tas ir foršāk tiem jūsu partneriem. Viņi zina, ka jums var paļauties. Un
te būtu atkal tas pats, kas par kompānijas profilu, tas pats arī par privāto profilu. Pirmajā sekundē būtu momentā jābūt skaidram, par ko jūs esat, kam jūs ko varat palīdzēt. Kādā jomā darbojaties, kas ir jūsu klients, kas ir jūsu risinājums un kā jūs to sāpi, kas ir jūsu klientam, varat minimizēt, varat būt noderīgs. Tāpēc es te paņēmu piemēru no Ārņa Mažuļa. Man patika vienkārši, tas tāds skats no malas uzreiz man nav vairs nekas jāuzmin. Tāpēc tai skaidrībai būtu jābūt pirmajās sekundēs. Vēl ir foršas sadaļas, kur mēs varam aktivizēt to, ko mēs gribam, virzīt šos klientus savā virzienā, vai uz mūsu blogiem, vai uz mūsu pasākumiem, mūsu konferencēm, mūsu standiem, mūsu e-pastiem, mūsu newsletteriem. Vienalga, uz ko mēs gribam viņus virzīt, mēs piekabinam šādā sadaļā, kas saucās feature, mēs piekabinam tās aktualitātes, ko mēs gribam, lai tas klients ienākot mūsu profilā ierauga. Pavisam nesen arī LinkedIn lapām šī feature pievienoties, auditēja liels globāls milžus, un neviens vēl šo feature neaktivizē, visi snauži, tā kā arī šitāda feature kompānija lapām. Mēs varam piespraust aktuālās lietas. Ja mēs skatāmies uz telefonu, tad mēs redzēsim vienu šādu smuku bildīti mūsu profilā piespraustu. Ja mēs skatāmies uz datoru, mēs redzēsim 3. Tā kā izmantojam visas 3, lai tie, kas skatās uz datoru, joprojām ap 50% bišķiņ zem ir šis te lietojums uz datoru LinkedIn vidē, tā kā 3 bildītes neesat slinki piekabināt. Tās nav bildītes, tās ir eksistējoši jau kaut kādas aktivitātes, vai jūsu mājaslapas blogs, vai jūsu posts, vai jūsu kompānijas ieraksts, ko ar linku var šeit ievietot dažādi. Te ir dažādi formāti, ko jūs varat ērt ar plusiņu un mīnusiņu, kā teikt, LinkedInā šitās štels ir viss viegli. Tikai piekabinam vai atkabinam un visu laiku mainam. Un kas vēl attiec par mūsu privāto profilu, ir šīs 4 sadaļas, kurās aicina strateģiski ievietot atslēgas vārdus. Pavisam jaunu feature LinkedIn ir palielinājis mūsu skills sadaļu. Tie ir 100 atslēgas vārdi, tas ir ļoti daudz. Un ja mēs burtiski tulkojam no angļu valodas skills, tad tās būtu prasmes, bet es aicinu vairs nedomāt CV kontekstā, jo LinkedIn vairs nav CV platforma, tā ir attiecība platforma par 100%. Un mums ir svarīgi, ka mēs varam atvest tos cilvēkus, ko mēs gribam uz savu profilu. Tāpēc prasmju sadaļu es aicinātu nosaukt par tādu, klienta sāpes, jūsu muskuļi, jūsu servisi, jūsu produkts. Viss, kā jūs varat būt noderīgs un viss, ko meklē un kas sāp jūsu mērķa adresātam. Būtībā piepildam šo sadaļu. Neliekam tur nekādu Word un Excel un B kategorijas vadītāja apliecību. Tas nesāp jūsu klientam. Viņš nemeklē to. Protams, ja vien jūs neesat B kategorijas, autoskolas pasniedzējs, un tas ir jūsu produkts. Tā kā domājam par to, kas ir jūsu produkts, kas ir jūsu klients, piepildam šo sadaļu ar 100 atslēgas vārdiem. Kaut vai 20. Vismaz 20 ieliekam. Experience sadaļa atkal tur būs atslēgas vārdi, tur būs apraksts, bet te jau mēs varam parādīt to vērtību, ko mēs esam izdarījuši, kādu izmaiņu esam devuši, palīdzējuši, ko sakārtojuši. Nevis tā brutāli aprakstam, kā darba līgumā, teiksim, ir tie punkti, apliet puķes, izdrukāt dokumentus, tur noslaucīt putekļus, superīgi, ka jums tas ir, teiksim, darba aprakstā, bet tas nevienam nepalīdz. Tāpēc domājam par to experience sadaļu, mēs varam aprakstīt, ko jau mēs esam sakārtojuši, lai radītu uzticēšanos, ka mums var, kā arī ar mums var gribēt kāds strādāt, kad kāds arī grib to izmaiņu, ko jau mēs esam palīdzējuši sasniegt kādam citam. About sadaļa, tā ir aprakstoša sadaļa, bet ļoti svarīga tieši no atslēgas vārdu viedokļiem indeksēties šiem meklēšanas rezultātiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. LinkedIn ļoti smuki indeksē jūsu profilu gan meklēšanas rezultātos, gan arī, teiksim, internetu vidē, kaut vai meklēšanas serveros, ievedot Google. Tas var būt jūsu LinkedIn profils vai kompānijas profils, kurš pirmais tiks piedāvāts kā versija, uz kur doties. Tāpēc about sadaļa ir svarīga no atslēgas vārdu viedokļa. Un tā ir vispār konkrēta, ne par kādu konkrētu darba pieredzi vai kādu jūsu iegūtu augstākās izglītības dokumentu, bet vairāk par to, ko un kam un kāpēc jūs varat palīdzēt. Kas ir tas jūsu kāpēc? Kāpēc iet kopā ar jums? Protams, varat ielikt arī kaut kādus paragrāfus par kādu konkrētu risinājumu, par kādu tehnoloģiju, servisu, par to, kāpēc jums garšo, alus un kāpjat kalnos, kādu paragrāfu kontaktiem, kā ar jums sazināties. Visu, kas jums liekas noderīgs, varētu būt otrai pusei veicināt uzticēšanos jums.
Un headline tas ir tas īsais teikums zem vārdu uzvārdu, kas parādās jūsu profilā, kā šeit eglītē pati spicīte, pats topiņš, kūkas, ķirsītas kūkas. Atkal domājam jaudīgi no atslēgas vārdu viedokļa, jo šī sadaļa indeksēs ļoti labi. Viņa ir ļoti svarīga atslēgas vārdu sadaļa. Tāpēc, lai būtu šie atslēgas vārdi, kam, ko, kā jūs varat palīdzēt. Nevis es esmu vienkārši projektu vadītājs, super, malcīts, bet vai tu kādam palīdzies ar to, kas projektu vadītājs? Pastāsti, kam, ko, kā tu palīdzēsi sakārtot. Tāpēc piedomājam, lai šī sadaļa arī dotu momentāli šo skaidrību. Mēs jau esam pašā finišā apsolu, vēl daži slaidi. Ja man aicinātu, teiksim, kas tad man ir jādara, cik bieži, pieņemsim, vai kam jāpievērš uzmanību, nu tad saturs ir jāsakārto profilā, tieši profils, kompānijas profils vai privāts profils, nu reizi gadā aiziet, uztaisiet auditu, kaut kas ar atslēgas vārdiem jāsakārto, kaut kāds fokus mainījies, jauns produkts jums pievienojies, kaut kādas jauna atsauksme, nu paskatieties, reizi gadā vismaz aiziet, uztaisiet auditu savam profilam. Ja par saturu runājam, kompānijas lapā, privātā profilā, skatāmies no saviem, teiksim, resursiem, jo biežāk mēs varēsim būt klātsoši un dot šo te vērtību ar saturu, jo vairāk mēs varēsim stiprināt šo te uzticēšanos, dot kaut kādu pienesumu, veicināt atpazīstamību, audzēt uzticēšanos, būt noderīgi savam mērķa klientam, mērķa adresātam un arī dombiedru lokam plašākā kontekstā. Un ja par attiecībām šito tīklošanu, kontaktu veidošanu, pievienošanu, kontaktu skaitu palielināšanu, tad to esat draugi saviem kontaktiem katru dienu. To gan es aicinu paturēt prātā un būt fokusā, ka tas ir tāds visregulārākais no ieradumiem. Un bija, paldies, viens superīgs jautājums. Ko darīt 1 stundu LinkedInā? Ko tad man darīt? Kas ir tie efektīvākie soļi? Audzējiet savu kontaktu loku vienkārši. Esat strateģiski. Tie var būt gan draugi, gan klases biedri, gan industrijas partneri, gan influenceri, gan potenciālie klienti. Audzējiet savu kontaktu loku, ieejot LinkedInā, vismaz vienu cilvēku uzaicināt. Ko darat? Esošajam kontaktu lokam un tam, kas jums interesē. Esat atbalsta persona, esat draugs, esat klāt ar saviem komentāriem, ar atbalstu, ar apsveikumiem, uzturat attiecības. Un, ja jūs varat izveidot kādu saturu tajā stundā, kad esat pieslēgušies, maģiski vienkārši izveidojat saturu vai savā kompānijas lapā vai privātā profilā vai kādu komentāru kaut kur pievienojat, dalaties ar kādu citu saturu, tas būtu mans aicinājums. Mēs esam izskrējuši 1 stundā cauri slaidiem. Riktīgs paldies jums par šo iespēju. Noteikti aicinu sekojiet manam profilam LinkedIn. Man ir pirmā poga follow, pēc ka es regulāri ievietoju saturu, un tā būs tā poga, caur kuru jūs vienmēr saņemsiet ziņas no manīm. Ja ļoti gribas sadraudzēties, tad noteikti arī izmantojot, viņa ir paslēpta podziņa Connect, tad mēs varam arī sadraudzēties. Tā kā es beigšu dalīties ar ekrānu. Paldies, Ieva! Jautājumi ir sabiruši ļoti daudz, gan Q&A, gan chatiņā, gan iepriekš man vēl sasūtīja e-pastā. Mēs tagad to otro daļu varētu ar diskusiju, kā tu gribētu, lai es tev uzdodu tagad jautājumus, vai tu uzdosi jautājumus? Es patiesībā, pat īstenībā, varbūt mēs varam dot vārdu Interam, jo Inters vienkārši ir šeit, mums ir jāizmanto tā iespēja, ka Inters šeit, un varbūt tev ir kaut kādi jautājumi, kur pievilksies klāt, un tu zinās, ka Inters arī uz viņiem var atbildēt. Par maksas reklāmu, vai ne? Inter? Jā. Tāda arī ir jautājumi vairāk. Kāds no malas, jā, paldies. Es uzreiz varu ķerties klāt un sākt. Ķeries. Ok, sarunājuši. Sveiciens visiem priekšē būt. Paldies par uzaicinājumu. Noteikti pirmkārt gribu atvainoties. Ja nu gadījumā tiešām traucēja skaņa, ceru, ka nebojāju webināru kvalitāti, bet tā nu ir sanācis, ka biju spiest mainīt vietu. Bet par komentāriem un jautājumiem, kas te bija iekrituši, es zinu, ka bija jau vairāki atbildēti. Bet pirmais, ko atceros, kas nāk man prātā par emoji izmantošanu. Atcerieties to, ka jebkurā gadījumā jūs cenšat pēc iespējas vairāk personalizēt savu saturu potenciālajiem klientiem, cilvēkiem, draugiem un paziņām, tā lai tas saturs principā radītu pēc iespējas lielāku engagement ar jūsu to cilvēku, kam jūs to rādat.
Līdz ar to emoji noteikti ir viena svarīga daļa no tā, lai jūs radītu kaut kādas emocijas par un ap to tēmu, ko jūs vispār ceļat gaisā. Bet, ja es skatos no maksas satura viedokļa, no reklāmām, šeit gan ir jāņem vērā, ka emoji un arī capitalized, tā kā lielie burti, ir ļoti limitēti. Teiksim tā, no skaitliskā viedokļa es nevaru pateikt, cik konkrēti tur emoji vai cik lielie burti jūsu tekstā var būt limitēti, bet pēc manas pieredzes 3, maksimums 5 emoji, piemēram, jau būs restricted no LinkedIn moderācijas puses. Tas nozīmē to, ka ja jūs pārāk daudz centīsieties izcelt savu saturu tajā postā vai reklāmā, tad ir liela iespēja, ka jūs nedabūsiet viņu cauri moderācijai. Līdz ar to šajā gadījumā ir jāmēģina atrast to foršo līdzsvaru, lai būtu pēc iespējas labāka pieredze cilvēkiem, kas ir LinkedInā iepazīstoties ar jūsu saturu. Tad vēl viena lieta, ko es atceros, minēja par SEB reklāmu, kur promotēja personīgā profila postu. Patiesībā tas ir diezgan ilgu laiku jau pieejams, bet tā ir forša feature, kas ļauj uzņēmumiem, protams, tikai un vienīgi tādā gadījumā, ja tam uzņēmumam ir kaut kāda saistība ar šo cilvēku, kuram ir LinkedIn profils, teiksim, darba ņēmēju un darba devēja ziņā visticamāk, tad ir iespēja, laižot caur uzņēmuma kontu, caur reklāmu kontu, laižot reklāmu, pieprasīt atļauju privātajam cilvēkam, lai viņš apstiprina, ka šis posts varēs tikt reklamēts. Tas noteikti ir ļoti, ļoti, ļoti labs veids, kā mēģināt ne tikai konkrēto cilvēku reklamēt, bet tajā pašā laikā arī pašu uzņēmumu iekšējo vidi un komunikāciju un visu par un ap uzņēmumu, lai veicinātu to engagement pēc iespējas vairāk. Par regularitāti es jau pierakstīju dažas lietas uzreiz, lai neaizmirstu. Šeit es gribu pat atsaukties uz Ilžas Švarcpakas vienu postu, ko viņa bija pirms pāris dienām iekomentējusi LinkedInā par regularitāti, kam es principā piekrītu arī no savas puses. Manuprāt, ja jums nav varbūt tās pietiekami daudz ideju par ko rakstīt un ko rakstīt, tad realitātē labāk nerakstīt. Nemēģināt katru dienu, katru otro dienu taisīt postus, bet pilnīgi pietiks ar to kaut vai reizi nedēļā, bet jūs zināsiet to, ka jums nav varbūt liekvārdība, kas var citreiz likties, lasot šo saturu. Liekas, ka pilnīgi lasot, jums liekas, ka tas ir ierakstīts principā, lai būtu posts. Vienmēr ir vajadzīgs dot pievienoto vērtību, tieši tas, ko Ieva bija iepriekš minējusi. Līdz ar to tas ir tāds arī svarīgs vērā ņemams punkts. Protams, ja jums ir iekšējie resursi, cilvēki, kuri var nodrošināt kaut vai foršus attēlus, tekstus no ikdienas dzīves jūsu uzņēmumā, tad noteikti tas jau ir kaut kas labs un vērtīgs, kas cilvēkiem, kam interesē jūsu uzņēmums, varētu jau patikt. Par LinkedIn company page pusi noteikti gribētu pieminēt no savas puses, ka ļoti svarīgi ir, tad, kad jūs uztaisat šo uzņēmuma lapu, nepietiek ar tikai to, ka jūs uzreiz sākat tur taisīt postus un mēģināt pēc iespējas maksimāli pārdot. Patiesībā, līdzīgi kā tas strādā ar reklāmām, tāpat arī es uzskatu, ka strādā arī ar organisko satura pusi, ka, ja mēs varam forši sadalīt attiecību, diezgan klasisku attiecību 3-2-1, kas būtu 3 vairāk uz jūsu ikdienišķo pusi, kas ir par un ap jūsu uzņēmumu. 2 varētu būt jau kaut kādi insaidi, pētījumi, kaut kas industrijā ļoti aktuāls un kas ir tieši attiecināms uz jūsu ekspertīzi no uzņēmumu viedokļa. Un tad tas vieninieks būtu īstenībā tikai tā tiešā pārdošana, kur jūs aicināt savus potenciālos klientus, līdus, iegādāties vai arī iepazīties ar kaut kādu jūsu jauno produktu. Ja jūs mēģināsiet tikai un vienīgi pārdot arī tikai no organiskā satura puses, es teiktu, manuprāt, ir lielāka iespēja uz atsekošanu jūsu uzņēmuma lapai kā tad, kad kaut vai ļoti regulāri tiek veidoti saturi, ļoti regulāri tiek veidoti posti vienkārši radīšanas pēc. Un tad vēl
tieši par un ap pašu to uzņēmumu lapu, mans ieteikums būtu maksimāli nodrošināt jūsu darbiniekiem labus profilus LinkedInā. Un tiklīdz jūs izveidojat kaut kādu konkrētu postu no uzņēmuma puses, pirmajā stundā mēģiniet pēc iespējas maksimāli pabakstīt visus savus sekotājus, ar kuriem jums ir tiešākais kontakts, vai nu lai viņi nolaiko to postu, vai nu jebkādā citā veidā mēģina interaktot ar to postu. Jo tādā veidā LinkedIn algoritms sapratīs, ka jūsu saturs ir vērā ņemams, cilvēkiem tas rada kaut kādas sajūtas, liek reaģēt, un tad tajā brīdī, principā, kas notiek, tad LinkedIn algoritms ne tikai sāk rādīt to postu jūsu sekotājiem, jūsu uzņēmumu lapas sekotājiem, kas realitātē ir citreiz, visbiežāk pat labi, ja 1/3, maksimums līdz pusē no visiem sekotājiem, tad tajā brīdī, kad tajās pirmās stundas laikā ir tas engagements, tad palielinās skaits uz pēc iespējas lielāku jūsu sekotāju loku, ka viņi redzēs jūsu postu, bet pēc tā vēl papildus, tad LinkedIn sāks pušot ārpus jūsu sekotāju loku šo saturu tālāk. Un tādā veidā jūs varat pēc iespējas vairāk mēģināt, principā, sasniegt gandrīz tos pašus, es varu atļauties teikt, gandrīz tos pašus rezultātus, ko dod maksas reklāma, bet tādā veidā vienkārši organiski mēģinot savienot cilvēkus kopā, lai it īpaši, ja tas ir tiešām ļoti vērā ņemams un aktuāls temats šajā postā, tad viennozīmīgi var mēģināt pūstot tālāk. Un otra lieta ir skatīties, ko īstenībā jau iepriekš minēju, bet skatīties uz laiku, kurā jūs postojat šo saturu. Viens ir pēc LinkedIn datiem, ko es esmu ievērojis, vislabāk strādā no rītiem, kad cilvēki mostās, viņi grib iepazīties par un ap līdzīgi kā ziņās. No rīta skatāmies aktuālās lietas, kas ir notikušas valstī pasaulē, tāpat tās arī liela daļa no LinkedIn lietotājiem skatās par LinkedIn, kas notiek biznesa vidē. Pusdienlaikā, kad ir pusdienu pauzes, un tajā pašā laikā arī īsu laiku pēc darba laika beigām 5 līdz 7. Visu pārējo laiku, kas ir darba laiks, ir redzams, ka cilvēki lielākoties šo platformu izmanto kā vienkārši always on, kaut kur varbūt tās ir īpaši jau uz datori ir atvērts atsevišķu loks vaļā, un tas loks ir starp tiem 77 citiem lokiem, kur ir visbiežāk atvērti cilvēkam strādājot. Tajā, principā LinkedIn ir atvērts, bet nekāda atdeve no viņa nav. Tā kā tie ir tie labākie laiki, kad veido to saturu, tajā pašā laikā par iepriekš minēto engagement un kolēģu darbinieku iesaistīšanu, tad jūs zināsiet, ka viņiem ir arī laiks veltīt kaut vai 5 minūtes jūsu postam, lai mēģinātu viņu popularizēt arī tālāk. Tas bija tās lietas, ko es galvenokārt gribēju pieminēt. Es varu bišķīt arī parunāt tālāk par pašu reklāmu. Ja? Varu, ok. Sarunājuši. Tur ir tik jaudīgi, vienkārši vesela jūra jautājumi atbildē. Es patiesībā patreiz eju tikmēr caur Q&A un rakstu atbildes, tā kā man liekas, mēs... Ļoti labi. Jā, vai ne? Tad par reklāmām. Tad atkal atsaukšos uz Ievu, tagad es atsaukšos uz Ievu vairākas reizes, ko viņa ir minējusi iepriekš, bet tāpat kā ar organisko saturu, tā arī tas strādā ar maksas reklāmām, ka pirmais un svarīgākais ir vispār mērķis, ko jūs gribat sasniegt. Vai nu tas ir, jūsu brenda atpazīstamība, pārdošanas veicināšana vai arī vienkārši līdu potenciālo klientu savākšana. No tā izriet atsevišķi LinkedIn formāti un reklāmu veidi, ko jūs varat atlasīt. Es ticu, ka mums ir pievienojušies ļoti daudz arī mārketinga speciālisti, kuri visticamāk ļoti labi saprot Google vai Facebook. Tad viņi piekritīs, ka arī LinkedIn gadījumā noteikti tas ir svarīgi, tāpēc es gribu to pieminēt, bet ārpus tā nākamais svarīgākais ir tehniskais setups vai tehniskais nodrošinājums jūsu reklāmu kontam, kas, diemžēl, pēc manas pieredzes Baltijas valstīs ļoti, ļoti
ir ļoti švakrā līmenī, jo mēs parasti, kad slēdzamies klāt reklāmu konta auditam, tad mēs iedalām viņu basic līmenī, intermediate līmenī un advanced līmenī. Ar nožēlu ir jāatzīst, ka lielākā daļa no šiem reklāmu kontiem ir pat zem basic līmeņa. Un, lai vismaz tiktu līdz tam basic līmenim, tas, ko es noteikti iesaku izdarīt, ir pirmais ievietot jūsu mājaslapā pikseli, jeb LinkedIn valodā viņu sauc par insight tagu, kas savienos jūsu mājaslapu ar reklāmu kontu un ļaus pārliecināties, iepazīties ar to auditorijas plūsmu, kas iet uz jūsu mājaslapu no LinkedIn. Un kas ir labākais, kad papildus pikseļa insight taga ievietošanai, ja jūs uztaisat matched auditorijas, principā auditoriju kopums, kas sasaucās uz konkrētu viņu aktivitāti, piemēram, viņi engageo ar jūsu kompānijas lapu LinkedInā, tā var būt viena auditorija, kura lasās. Tāpat tās arī kaut kādi konkrēti skatījumi jūsu video vai arī cilvēku plūsmu, kas ir gājusi uz mājaslapu, tad ar šo jūs varat principā redzēt jau kaut kādus datus, pirms jūs vispār palaižat pat savu pirmo reklāmu. Neskatoties uz to, ka sanāk, ka gadījumā, ja jūs palaižat savu reklāmu bez šī tehniskā setapa, kā man patīk teikt, tad jūs, es atļaušos teikt, ka jūs šaujat melnajā caurumā, jo reklāmu tā būtība ir tāda, ka jūs iegūstat pēc iespējas maksimāli datus par jūsu klientiem un par jūsu pircējiem, un tādā veidā jūs uz šiem datiem mēģināt optimizēt savus līdzekļus, ko jūs tērējat šajā gadījumā naudu, un jūs mēģināt optimizēt pēc iespējas vairāk, lai tā nauda investētā reklāmā būtu pēc iespējas mazāk pret to atdevi, ko jūs saņemat atpakaļ. Tāpēc noteikti insight tags, papildus ir matched auditorijas, kas noteikti ļauj iepazīties ar kaut kādiem, ar konkrētām auditorijas grupām, un papildus tam arī konversijas. Ar konversiju palīdzību jūs redzēsiet jau kaut kādas izmaksas par vienu, nezinu, lead genu vai arī vienu pirkumu un tam līdzīgi. Tā kā tas, ko es gribēju noteikti pieminēt, un vēl viena lieta par kampaņu struktūru. Ja jūs esat starptautisks uzņēmums, kur, teiksim, jūs reklamējat uz vairākām valstīm, noteikti cenšaties taisīt atsevišķu katru kampaņu savai valstī, jo tādā veidā algoritms spēs pēc iespējas labāk optimizēt uz konkrētās valsts cilvēkiem, lai tie rezultāti būtu pēc iespējas labāk. Bet šajā gadījumā ir jāņem vērā vēl viena lieta. Ja jūs esat vietējais, lokālais Latvijas uzņēmums, noteikti jūsu interese būtu reklamēties Latvijas tirgu. Un, protams, tā valoda varētu būt latviešu valoda. Bet ir, diemžēl, no LinkedIn puses jau vairākus gadus, diemžēl, gaidām, bet ir valodu ierobežojumi. Baltijas valstis, principā, nav no apstiprinātajām valodām caur LinkedIn. Es ticu, ka kāds no jums noteikti gribētu tagad izmantot iespēju ielikt pa vidu un teikt, bet pagaidi, es esmu redzējis vairākas latviešu valodas reklāmas. Ir knifiņi, kā to apiet, bet ir gadījumi bijuši, kad mēs mēģinām palaist līdz pat 100 kampaņām, vienkārši duplicēt un skatīties, ko mainīt, lai izlaistu moderatori cauri. Bet tad ieteicamais noteikti būtu mēģināt laist angļu valodā. Jo tādā veidā jūs ietaupīsiet resursus, ietaupīsiet laiku, un rezultāti neizpaliks jebkurā gadījumā. Kaut kā tā. Lielos vilcienos es esmu plus mīnus izskrējis cauri tam, ko es gribēju galvenokārt pieminēt. Varbūt tās ir kādi jauni jautājumi parādījušies par reklāmu. Es gribu tev uzjautāt, ir jautājums čatiņā par to, kādam minimālam budžetam būtu jābūt reklamējoties. Par ko sāk? Jā, labs jautājums. Šajā gadījumā, diemžēl, es īsti nevaru atbildēt, ja varētu precīzāk minēt, varbūt tās kāds tirgus ir. Bet tajā pašā laikā man būs ļoti grūti atbildēt, jo tas ir case by case. Jo viss atsitās atkarībā no auditorijas lieluma, no tā, kāda auditorija ir atlasīta un
kura valsts tā ir. Jo lielākas valsts, Anglija, Amerika, jo dārgāk pat reklāmas sanāk, ir lielāka konkurence. Bet, es teikšu Latvijas piemēru. Latvijas piemērs Latvijas gadījumā mēneša nogriezienī no 300 eiro mēnesī līdz 1000 eiro mēnesī, plus mīnus. Tad diapazons ir liels, bet ar to budžetu diapazonu jau noteikti var sākt strādāt. Paldies. Tā, Ieva Drāzniece, tev tagad? Jā, forši bija ļoti, ļoti vērtīgi jautājumi patiesībā mums iesūtīti, un viņi jau turpinās ar vienu. Intra vēl viens jautājums par būstošanu bija, vai ir kaut kāda minimālā summa? Jā, skatoties no LinkedIn ad-konta puses, no campaign manager puses, minimālais budžets ir 10 eiro dienā. Bet, vidēji pēc manas pieredzes tā cena par 1000 skatījumiem ir 15 līdz 18 eiro LinkedInā, kas zinu, ka Google un Facebook meta speciālistiem maksās ļoti dārgi, tad var no tā izrēķināt, cik plus mīnus tie 10 eiro dos dienas nopietni. Ir forši jautājums no Inta. Es paņēmu šo Inta jautā par to, kad, teiksim, YouTube ir dažādas features, kā var noturēt ilgāk šo te apmeklētāju. Facebookam varbūt ir tas algoritms, kad mums ir kaut kas jāsamaksā, tad, jo visas publikācijas mums neparādīs, un kā tad ir LinkedIn vidē. Dabiskā ceļā mums ir dažādi mazi knifiņi, mums ir zvaniņi, kur mēs varam pieteikties, mēs varam individuāli bookmarkot kādus konkrētus lapus un profilus, kam mēs gribam atsakot, un viņi ieraksts vienmēr redzēt. Protams, ka tā ziņa lenta ir ierobežota, jo tur ir jāiespiežas cilvēku saturam, influenceru saturam, kompāniju lapu saturam, reklāmām, tur ir milzīga konkurence. Un ja pēc tādiem pētījumiem, ko veikuši paši LinkedIn aktīvisti, cilvēki, kas ir platformā paši vienkārši izmanto šo platformu, tad tie pētījumi jau liecina, ka saturu rada kaut kādi 5% dalībnieki tikai. Un tad, ja pat tie 5% vēl savā starpā cīnās, ir tā, kā ir vienkārši, jo mūsu saturs ir aktuālāks, jo patiesībā mums ir lielākas iespējas, kad kādam tas būs noderīgi, kāds aktivizēs šo tehnisko algoritmu, tad jau aizies šī ziņa, kaut kur sāks vēlties un ripot tālāk, un tā mēs viņu ieraudzīsim. Tā kā viss lielā mērā saistīts ar to vērtību adresātam, ne tikai ar to, ka mums platforma kaut ko mūs slēpj un mūs nevienam nerāda. Kā tā. Es gribētu īstenībā lūgt arī Ievai Gutmanai pastāstīt par to, kā Lijā komunicē LinkedInā, un es domāju, ka mums ir arī līdzīga problēma, kā ļoti daudziem Latvijas uzņēmējiem. Arī mums ir šī auditorija, kuru mēs gribam sasniegt gan Latvijā, latviešu valodā, gan arī ārzemēs. Varbūt Ieva, tu vari pakomentēt, kā mēs tiekam galā ar šo izaicinājumu. Jā, paldies, Līva. Lijā ir tā interesantāk, tāpēc, ka mēs esam ļoti liels uzņēmums, mums ir ļoti dažādi tie virzieni. Līdz ar to ir arī dažādas mērķa auditorijas, vai tie ir jauni uzņēmēji, investori, turisma profesionāļi un tam līdzīgi. Tāpēc mums praktiski Lijā ir LinkedInā ap 16 lapām. Šķiet daudz, bet tas ir īstenībā tāpēc, ka tieši, lai mēs sasniegtu to vēlamo auditoriju un nespamotu savos kontos vienā kontā ļoti dažādus virzienus, tad mēs tā kā specifiski sadalām to savu saturu. Sākotnēji mēs īstenībā sākām pirms vairākiem gadiem, pat nezināšu pateikt, cik mēs sākām ar angļu kontu tieši Lijā, jo latviešu auditorija tad nebija tik daudz LinkedInā reģistrējušies. Bet šobrīd mēs esam izveidojuši arī latviešu kontu LinkedInā, kur tad mēs vairāk koncentrējamies tieši uz uzņēmēju auditoriju, kas ir tad mūsu vidē. Kas iepriekš bija arī jautājumi par tām valodām. Mums ir tā, ka praktiski mēs visur komunicējam angļu valodā. Un tad vēl kas mums ir ļoti interesanti. Mums ir pārstāvi, ārvalstu pārstāvi vairākās valstīs. Un tad viņiem ir arī savas lapas, pārstāvniecību lapas ir apmēram 5, bet mūsu pārstāvi
īstenībā ļoti aktīvi komunicē LinkedInā tieši ar saviem privātiem profiliem. Jo kā viņi satiekās, tas īstenībā arī ir Lijā klientu lokā ļoti novērots, ka viss tas uzņēmuma tēls sāk būvēties ārpus LinkedIna, kur tu dabūti tieši tos kontaktus, līdzīgi kā Ieva arī minēja, ka tas viss notiek ar cilvēkiem. Mēs braucam uz starptautiskajām izstādēm, mēs piedalāmies tirdzniecības misijās, nozara pasākumos, un tur tieši mēs arī dabūjam tos kontaktus. Un mūsu pārstāvi, kas ir ārzemēs, viņi jau ir tie galvenie, tas viens cilvēks, kas arī pārstāv visu Lijā tajā valstī. Un viņi tad savos profilos, tie, kas ir izveidojuši lapas LinkedInā, viņi tad tur komunicē gan angliski, gan tās konkrētās valsts valodā. Bet tajos privātajos profilos praktiski tos arī var uzskatīt par biznesa profiliem, jo tie ir tādi Lijā seja konkrētajā valstī, un viņiem ir tie biznesa kontakti. Bet jā, mums ir ļoti daudz tie konti. Mēs viņus visus esam sataisījuši kā showcase lapas, tā arī ir iespēja, kas veicina arī tādu, ja tu redzi, ka ir Startup Latvija konts, lai ir tā atsauce, viņš tiek savienots ar Lijā kontu. Līdz ar to ir veidojās tā atpazīstamība un uzticamība, varbūt tieši no satura viedokļa, ka tas ir, uzticams saturs, ir tā atsauce, no kurienes tad nāk viss šī informācija. Un, mums ir plaša tā pieredze, kā mēs strādājam ar to visu. Bet jā, galveno jau izstāstīja Ieva īstenībā un Inters. Ieva vēl man te raksta jautājumu par tiem 16 līdzīgajiem vienādajiem kontiem, kas nav vienādi un līdzīgi. Var pastāstīt, kas tie ir pa kontiem, jo tie visi nav Lijā, 16 Lijā. Jā, mums ir viens Lijā latviešu konts, mums ir 5 pārstāvniecību konti, ko es minēju, kas ir kā affiliated pages, viņi sanāk zem Lijā. Mums Lijā latviešu konts šobrīd sanāk galvenais, un tad mums ir pa virzieniem. Mums ir tehnoloģija biznesa centra konts, kur tad ir viņu specifiskā auditorija un saturs par programmām un tam līdzīgi. Mums ir Invest in Latvija konts, kurš pat ir pārsaukts, jo tas bija mūsu angļu konts, bet tur vairāk tad iet ziņas par investīcijām, dažādu uzņēmumu veiksmes stāstu un tam līdzīgi. Ir Startup Latvija konts. Jā, kas mums vēl ir? Mums ir Elvinda konts, mums ir daudz konti. Jā. Bet viņiem katram ir specifisks tas nodalīts saturs, jo īstenībā kā bija agrāk? Agrāk bija ieteicams LinkedInā, man liekas, ievietot saturu 3 līdz 5 reizes nedēļā. Un mums ir bijusi arī pieredze, kad mums tiek nobanots iepriekš konts, jo mēs postojam pa biežu. Jauns konts ir izveidots un sāk ļoti aktīvi komunicēt, sāk laist reklāmas, un tad LinkedIn viņu nobanoja. Tad no tās pieredzes mēs arī mācījāmies to saturu nedaudz dalīt vairāk ārā specifiskākām auditorijām, tad to virzienu arī attīstīt, kāds viņš ir šobrīd. Skaidrs, paldies. Tad es tagad sapratu, kāpēc jūs negribat tik bieži publicēt mūsu projektu vadītāju ziņas. Jo mums parasti ir tas konflikts, mēs gribam vairāk, biežāk reklamējiet to, un tad tā tomēr nav labā prakse. Jā, tāpēc mums tagad ir Lijā latviešu LinkedIn konts, jo angļu konta mums tiešām bija visu laiku tā auditorija vairāk ārzemju, uz ko mēs arī gājām, tad pēkšņi likt saturu, kas ir tieši, piemēram, tā kā šis LinkedIn seminārs paredzēts Latvijas uzņēmējiem un Latvijas auditorijai, tad tas īsti nebija atbilstoši, bet tagad mēs cenšamies vairāk visu nosakt. Super, paldies. Ieva, Drāzniece? Mums ir forši jautājumi, atkal mums ir īstenībā intergatavojies. Mums ir jautājumi Q&A par geolokācijām, jā, ārpus Latvijas, kā likt reklāmas. Kā tas notiek? Droši vien tu labāk sapratīs, un arī par to,
Jā, es varbūt atbildēšu par to, kad ved prom, dabiskie posti ved prom uz mājaslapām, bet tev arī prasa jautājums no tavas puses, tā kā es varbūt to pakomentēšu pēc tam, kad tu atbildēsi. Varbūt par tām lokācijām, reklāmām un kā tas ir, kad posti ved prom no platformas uz kādām mājaslapām, tavs komentārs. Tajā gadījumā es varbūt tās līdz galam nesapratu, kā tas varētu strādāt, bet ja posts ved ja tas ir LinkedIn posts un viņš ved uz mājaslapu, Jā, tā ir doma, visticamāk. Tas ir viens no labiem veidiem, kā veicināt tiešo pārdošanu. Ja ir kaut kāds, sales, ja ir kaut kāda sales kampaņa vai vienalga, ir kaut kāds ļoti labs offers, ko piedāvāt, tad pievienot linkus var mierīgi pašā postā. Pēc pieredzes zinu, ka ļoti daudzi izmanto Bitly linkus, lai redzētu atribūcijas pusi, kā strādā vispār, cik cilvēki ir klikšķinājuši, cik cilvēki ir aizgājuši uz to mājaslapu un iepazītos ar to saturu, kas ir ielikts. Bet ja es atsaucos uz to, ko es iepriekš minēju, ja tajā pašā jūsu LinkedIn campaign managerī, jeb reklāmu kontā ir ievietots tas piksels, tad tas ir ļoti labs veids īstenībā, kā caur jūsu organisko saturu ielikt linku uz jūsu mājaslapu, tad cilvēks no LinkedIn aizies uz jūsu mājaslapu, bet pēc tam tas piksels nostrādās ievācot datus uz LinkedIn campaign manager, un tur jūs redzēsiet viņu engagement, ko viņi ir darījuši jūsu mājaslapā. Jūs pat redzēsiet, kādi amati tiem cilvēkiem, kas ir gājuši uz jūsu mājaslapu, kādās nozarēs viņi strādā, kādos uzņēmumos viņi pat strādā. Un to var redzēt visu pat vēl bez tā, ka jūs esat sākuši to pirmo kampaņu, kas ir ļoti, ļoti labs veids, kā mēģināt. Tā kā es ļoti ceru, ka es atbildēju, jo sāk man visu brainstormot jau uzreiz, kas varētu strādāt un nestrādāt. Bet jā, par to. Tev vēl ir viens jautājums pie Q&A par to, kā strādā reklāma LinkedIn vai sponsored content, lai to biežāk redz. Kāds kontents, kas aicina jaunus sekotājus vai iespēja aizpildīt formu un saņemt piedāvājumu, kāda reklāmas veida īsāk? Lai dabūtu pēc iespējas vairāk sekotājus pašā LinkedIn lapai, noteikti neieteiktu mēģināt lead formas piedāvāt, jo tad jūs dabūsiet vairāk leadus, ne sekotājus, bet tad vairāk tā būtu awareness traffic mums, kas virzīs vairāk jūsu, principā, tos cilvēkus, kas redz reklāmu uz jūsu uzņēmuma lapu un arī uz jūsu mājaslapu, un tādā veidā varēs sekot, principā tas sekotāju daudzums. Bet tās iedaļas, kā jau citās populārākajās platformās, tie mērķi iedalās kā awareness, kas ir tā kā augšējās reklāmas funnel daļas mērķis, tad ir middle funnel, kas būtu traffics, engagements, un lower funnel jau trešā daļa būtu līdi, konversijas. Katram mērķim atsevišķi ir dažādi formāti, bet populārākie noteikti ir video, single image, var arī būt karuselis. Un pat pēdējā gada laikā ļoti populārs ir palicis tas, ko Ieva iepriekš minēja, dokumentu formātu. Tāpat tās arī var izmantot dokumentu ēdus, kas dod lielāku engagementu, algoritmiem tas ļoti patīk, un tad viņš vienkārši būs to tālāk visiem, un cenas pie jūsu reklāmas izdevumiem samazinās līdz ar to. Plus papildus tam cilvēki, jūs varat iespējot vai arī neiespējot to funkciju, bet cilvēki var lejupielādēt tos dokumentus, var nelejupielādēt, un vēl pa virsmu tam, piemēram, ja jums ir mērķis savākt līdus, un pēc tam jūs varat iedot savai pārdošanas komandai, jūs pat varat piedāvāt, mēs to saucam par burkāniņu, kad jūs iedodat šo dokumentu apmaiņā pret e-pastu. Un tādā veidā jūs to formu varat paši koriģēt, uztaisīt iekšā campaign manageri, bet uzreiz, kamēr atceros, tad pieminēšu, ka tādā gadījumā ir ļoti svarīgi, ka jūs norādat uz jūsu mājaslapas privacy policy lapu. Mājaslapā norādat ceļu uz jūsu privacy policy lapu par to. Un, principā, tēma par un ap GDPR, par to, kā tiks kolekcionēti cilvēku dati.
Tā kā, jā, ceru, ka atbildēju uz to. Pat ja neatbildēju līdz galam, tad vienalga mums vēl kāds pajautās, vai Jā. būs vieta Gan. sarunai ar tevi. Reku mums Q&A atkal ielic jautājumu. Pieņemsim jautājums par to, par saturu pārdalu dažādos platformās, Facebook un LinkedIn. Identisks saturs vai vizuāli vai atšķirīgs. Es varbūt iespraukšos īsi, un tu arī noteikti pakomentē, tev ir liela pieredze. Ja es runāju par dabisko saturu, tad, manuprāt, cik es jūtu pati, Facebook ir ļoti lokāls algoritms. Būtībā man viņš ceļo pa maniem klases biedriem, kursa biedriem un bērnības draugiem. LinkedInā tas algoritms ir jau vadoties no manām aktivitātēm, un es tiešām varu ietekmēt, kas tad ir tā auditorija, kas to saturu saņems, domāt, vairāk viņš tomēr tāds strateģisks, tā kā saturs jau var būt vienāds, bet mēs viņu tomēr mazliet tā kā pielāgojam tai auditorijai. Ja tie ir konkursi, tad Facebookā droši šaujiet ar konkursiem, LinkedInā konkursi neies cauri. Īsti cilvēkiem nav tāds ieradums atsaukties, komentēt, paust savu viedokli, kaut gan tas ir LinkedInā pats vērtīgākais algoritms, vispār tāds aktivizācija, dabiska algoritma aktivizācija un attiecību veidošana. Tā kā pilnīgi citi ieradumi. Facebookā cilvēki ir gatavi viens otram pateikt, ko viņi par to domā. LinkedInā viss kautrēs, līdz ar to savādāk vispār tā komunikācija jāveic. Un saturs vienkārši jāpielāgo. Tā ir ļoti daudz redzēt, īsmā, ko profesionāļi dara. TikToks, YouTubes, LinkedIns, Instagrams, piemēram, šeit saturi var būt viena un tā pati tēma, bet mazliet pielāgots. Vai nu vertikāls, vai nu subtitri, vai nu kaut kāds garāks, īsāks formāts. Tēma jau var būt tā pati, bet mēs tomēr skatāmies pēc tā kanāla, varbūt tā ieraduma, kā tas cilvēks tajā kanālā to saturu patērē. Tā mēs viņu arī pielāgojam. Inter, varbūt tev kaut kāds komentārs pie šī. Man nav ko piekomentēt. Es domāju, ka tas ļoti labi viss pateikusi. Jā, vispār man liekas, ka tas, ko es aicinātu, ir paturēt prātā, kad reklāmas un intereses noteikti to apstiprinās, var izdarīt ļoti daudz specifiskam mērķim, konkrētai lietai, konkrētam uzdevumam, konkrētam mērķa adresātam. Bet paralēli ir jābūt stiprai klātbūtnei, dabiskai klātbūtnei. Ir jābūt skaidrs, ka te ir forši cilvēki, ir komanda, ir eksperti, ir profesionāļi, ir labs produkts, servis, ir kaut kāda padziļināta ieskats tajā, ir kaut kāds saturs par šīm tēmām. Tā kā dabiskā klātbūtne ir tāds pamats, un tad mērķtiecīgi mēs liekam klāt šo reklāmu. Mēs ar maksas aktivitātēm neizdarīsim visus brīnumus. Mums jābūvē uzticēšanās un konkrēti pēc adresāta, pēc mērķa jāved vēl šī reklāma, jāliek klāt, ja mēs gribam. Tā es gribu uzreiz pievienot tādu piemēru, kāpēc ir jāņem vērā, ka organiskais saturs iet roku rokā ar maksas saturu. Pieņemsim, jūs esat vietējais atkal Latvijas lokālais uzņēmums, esat nostiprinājuši savu tirgus daļu Latvijā, pieņemsim arī Baltijā, organiski esat veidojuši saturu, ir ok ar sekotāju skaitu, ar engagement un pārējām lietām, kas attiecās uz organisko saturu, bet jūs esat izdomājuši mēģināt iekarot Vācijas tirgu. Un jūs tagad laidīsiet reklāmu. Pirmkārt, pēc pieredzes zinu, ka nevajag mēģināt uzreiz sākt pārdot, jo es mēģinu tā kā, man patīk teikt, angliski reverse engineerot to, ka iedomājieties no savas puses, ka jūs tagad esat Vācijas pilsonis, tur zinat savējos lokālos kaut kāds biznesa spēlmaņas, un jums pēkšņi ir reklāma no pilnīgi nezināma uzņēmuma, bet produkts izskatās diezgan interesants un varētu. Pirmais, tad noteikti ir svarīgi mēģināt iesildīt to auditoriju, lai varētu iepazīstināt jūs sevi viņu pusē, un pēc tam tikai mēģināt pārdot, kas būtu jau vairāk no reklāmas puses attiecinājums uz retargetingu. Bet, ja mēs runājam par to pašu organisko saturu un kāpēc tas iet roku rokā ar maksas saturu, tad iedomājieties, ka ja jums nebūtu pietiekami labs fonds, kur jūs regulāri taisat tos postus, tad šis Vācijas cilvēks, tur nezinu, C-level biznesa īpašnieks, grib apskatīties jūsu LinkedIn lapu, jo redzēja reklāmu, grib saprast sīkāk, kas jūs esat, viņi aiziet uz Latvijas kontu un redz, ka tur 3 posti.
nesen uztaisīts, varbūt, vai arī uztaisīts 17. gadā, bet no tā laika ir 3 posti līdz šim. Nu, tur arī veidojās uzreiz tā produkta un brenda validāte no cilvēku puses. Ja nav neviens, ne otrs, vai arī ir viens, bet nav otrs, tas nestrādās tik efektīvi un tik labi kā abi kopā. Jā. Jā, tā kā jūs pieminējāt saturu, es arī redzu, ka man ir iesūtīti jautājumi iepriekš par to, vai ir tā, vai varētu pakomentēt par laba teksta pazīmēm. Piemēram, te ir viedoklis izteikts, ka ir visai nepatīkami nogurdinoši redzēt, ka krietni liela daļa par katru mazāko lietu ir sajūsmā un excited un tā. Cik, kādu varētu tad veidot to saturu un par kādām lietām tad dalīties LinkedInā un cik bieži dalīties, jo arī čatiņā komentēja, ka arī katru dienu vai tas nebūs par daudz vai sekotāji neatsekos. Es paņemšu tad par to saturu Zin kā, labā ziņa ir tā, ka algoritms visiem jūsu saturu neparādīs. Tā kā, ja kādam, ja ir bailes par to, ka kādam apniks, par laimi algoritms nav tik dāsns un jūsu ziņu visiem katru dienu nerādīs. Ja pirmajā reizē šis saturs ne uz vienu neatstāja iespaidu, tad varat būt droši, ka otrās dienas ieraksti arī nekur baigi plaši netiks aiznest. Algoritms jau skatās, ja šis saturs ir ar vērtību un cilvēki lasa, velta laiku, spiež īkšķus, raksta komentārus, klikšķina. Viņš saprot, te ir kaut kāda vērtība, te notiek kaut kāda dzīve, tātad es šito saturu nesu tālāk, rādu nākamajai cilvēku čupiņai. Un tādā veidā viņš izmēra, ka jūs esat vērtīgs, noderīgs un cilvēkiem patīkat. Bet ja tas saturs pirmajā brīdī neizraisa nekādu ažiotāžu, tad esat droši, kad nākamreiz jūs rakstīsiet saturu, viņu atkal saņems 5 cilvēki, un jūs nevienu neapgrūtināsiet. Tā kā īstenībā mūsu uzdevums būtu nevis baidīties apgrūtināt, bet baidīties radīt saturu, kurš nevienu neinteresē. Un te ir vēl jautājums, vai ir vērts ieguldīt līdzekļus radošā saturā, vai pietiek ar korporatīvām ziņām un ekspertu viedokļiem. Droši vien tad vienkārši ir jātestē, vai ne? Es varbūt atgriezīšos pie tā, kam mēs super ātrā tempā pārskrējām pāri pie šiem satura, varbūt strateģiskās satura plānošanas un tām tēmām un leņķiem, caur kuru mēs varam izstāstīt šo noderību savam mērķa adresātam. Korporatīvas ziņas, kur nozīmē, noteikti šī nav preses relīžu pārpublicēšanas platforma, šis ir kvalitatīvs saturs, kurš dod vērtību. Mēs nevis informējam vienā virzienā, bliežam, preses relīze, bloks mums tikai jānoziņo. Nē, mēs veidojam attiecības ar saturu, tātad korporatīva ziņa ar kaut kādu vērtību adresātam. Lai viņi ir korporatīvi, bet vienā postā tā būs kaut kāda preses relīze, bet tā būs kaut kāda konference, otrā ziņā tas būs kaut kāds jau skats no malas klienta, kaut kāda pieredze, trešajā ziņa tas būs darbinieka kaut kāds pasākums, ceturtā ziņa būs kaut kāds, nezinu, žurnāla intervija, tas viss būs korporatīvas ziņas, bet no dažādiem leņķiem. Tādā ziņā. Kas varētu būt noderīgs galvenais mūsu klientam? Mēs domājam par to. Un uzrunāt uz tu vai jūs? Bija forši arī tāds jautājums parādījās. Tas atkarīgs noteikti no kuru profilu mēs dodamies un kas ir tas mūsu adresāts. Ja mēs no biznesa profilu uzrunājam citus biznesus, tad droši vien jūs, ja mēs no biznesa profilu uzrunājam cilvēku adresātu, nezinu, kaut kādu siera patērētāju, klientu, kas var nopirkt mūsu sieru, varam gan uz tu, gan uz jūs, kā mēs paši jūtamies. Mums jau ir jāsaprot, LinkedIn nav savādāks no citiem kanāliem, kas ir tas, kā mēs jau to daram citos kanālos, vai vispār kā mēs esam nosprauduši pirms LinkedIn lēmuma lietot šādu kanālu, kā mēs esam nosprauduši vispār pieņemšu lēmumu, kā mēs kā zīmols vispār komunicējam. Uz produkta, wobleros, tur kaut kādos līfletos, vienalga visur. Un vēl ir jautājums arī par video un foto. Ko labāk izvēlēties, foto vai video, un ja tas ir video, cik garš video? Es varētu uzreiz iesprāgt, no savas puses teikt, ka jāmēģina ar abas reizē. Testēt un vienkārši apturēt to, kurš strādā sliktāk. Jo,
izslēdzot no divām iespējām, ja paliek viena, tad nu, grūti pārliecināties, ka tas ir īstais, ko esat izvēlējušies. Tāpēc, ja var abus reizē laist, nu, vismaz no reklāmu viedokļa, var izmantot abus divus un laist rotāciju. Uztaisot atsevišķas kampaņas. Nu, tas ir atsaucoties uz kampaņas struktūru, bet es noteikti ieteiktu abus. Bet kā to video garumu, cik garš? Būtu, ja Ieva ļoti labi norādīja 30 līdz 60 sekundes var droši mēģināt. Es esmu piedzīvojis arī 3,5-4 minūtes, 4 minūtes tik garus video, nu, bet nav ieteicams tik ilgi. Katrā gadījumā, ne, nu, ja cilvēks noskatās vismaz 3 minūtes video, tad jūs varat būt ļoti pārliecināts, ka tiešām jūs interesējat, kā varbūt tās topošais biznesa partners vai klients, bet 30 līdz 60 sekundes būs labākais. Un te ir vēl viens jautājums. Vai dalīties ar sadarbības partnera ziņām var palīdzēt zīmolam? Noteikti. Es varbūt tās pieminēšu no savas puses. Tad jūs validējat atkal no savas puses, validējat savu klātbūtni. Pirmkārt, viens LinkedInā, cilvēku lietotāju acīs, bet tajā pašā laikā jūs redzat, ka jūs nopietni veidojat attiecības, strādājat uz konkrētu mērķi, kas ļauj parādīt cilvēkiem, un cilvēki var redzēt, ka jūs strādājat, jūs reāli cīnaties par savu vietu nozarē, un ka jūs mēģināt panākt kaut ko labu. Līdz ar to tas noteikti var iedot papildus būstu no jūsu uzņēmuma viedokļa. Paldies. Un es domāju, mēs esam tādā noslēgumā. Tādēļ es palaidīšu klausītājiem aptauju, un kamēr klausītāji pilda aptauju, jūs varētu katrs pateikt kādu ieteikumu, ar ko sākt, vai vajadzīgs LinkedIn, vai, mēs jau dzirdējām, ka vajadzīgs, bet, tīri tā, ja tas būtu tas, uzdev to pirmo jautājumu, vai jums vispār ir LinkedIn, un man pašai arī ir LinkedIn, bet es varētu teikt, ka es ļoti neaktīvu LinkedInā, un es domāju, ka arī droši vien vēl te ir ļoti daudz klausītāju, kur arī to pašu varētu teikt. Tā kā palaižu anketu un lūdzu pa vienam kādus ceļa vārdus. Es Inter paņemšu, ja? Startā. Es pēc tevis. Jā, pirms 5 gadiem es pilnīgi neko nezināju par LinkedIn, lai gan komunikācijā un biznesa attīstību un mārketings un sociālie tīkli un influenceri. Tas viss bija mans darba lauks jau 20 gadus. Par LinkedIn uzzināju 2018. gadā. Tā kā tas viss ir normāli, ka vienā brīdī mēs uzzinām, ka ir tādas lietas, un tad ir svarīgi, ka mēs dodam savu laiku tās lietas iepazīt un papētīt. Ja mums apkārt kolēģi, draugi runā par šo, mūs aicina, ka biznesam tas var palīdzēt. Tas būtu muļķīgi, ka mēs ignorējam un liedzam savu iespēju izzināt. Tāpēc ir liels, kad Lijā, teiksim, šodien šādu tikšanos organizē, par to mēs varam runāt, diskutēt. Tas, vai kāds pieņems lēmumu, tas, protams, var prasīt laiku, varbūt ne uzreiz hops pēc šodienas, bet, manuprāt, ir jāsaprot, ka šis laiks ir tāds ļoti dinamisks, ļoti ātrs un ļoti ierobežots laiks mums ir visām lietām, ko mēs gribam šajā dzīvē paspēt. Un šī interneta vide mums ļauj satikt kvalitatīvu auditoriju, kvalitīvi sasniegt mērogoti cilvēkus, ar kuriem mēs gribam veidot vai šīs dombiedru attiecības, vai jau sasniegt kaut kādus konkrētus citus biznesa mērķus, partnerus, klientus atrast konkrētos tirgos, kur mēs savādāk senos laikos varbūt es braucu ceļot uz kalniem ar karti, ja? Viens sēdēja pie stūra busiņā, otrs lasīja karti, pa kuru ceļu jānokļūst uz kalniem. Bet šobrīd jau mums ir šī interneta vide ļauj mērogoti uzturēt, veidot, dibināt attiecības ar ļoti pašu izvēlētu strateģisku auditoriju. Tāpēc, ja ir šāds mērķis, tad LinkedIn vide tam ir labvēlīga, atbalstoša, draudzīga, un šeit tā klientu plūsma un biznesa notiek. Tas pats svarīgākais. Un notiek viņa ne tikai maksas instrumentu, kā teikt, rezultātā, bet arī notiek no mūsu dabiskas klātbūtnes, investējot mazliet laika saprast, kā to darīt efektīvi, bet tajā vienā stundā dienā izdarot maksimāli labākos soļus un baudot augļus. Tā, Inter, tev.
Forši pat lika aizdomāties, ko man vēl pateikt pa virsmu. Bet, ja varu atsaukties arī par LinkedIn un savu pieredzi, es arī salīdzinoši nesen sāku ar viņu strādāt, paskatījos, kad reģistrējos, bija 19. gada beigas. 19. gada beigas, jā. Un uzreiz aizrāvos ar pašu vidi, ar komunikācijas iespējām un ļoti padziļināti sāku strādāt jau no 20. gada ar reklāmām. Un papildus arī apgūst, esmu padziļināti strādāju arī ar citām platformām, bet noteikti gribu likt uzsvaru vēlreiz uz konkrētu mērķu nostādīšanu un apzinoties tos savus mērķus, jums būs daudz vieglāk kristalizēt un salikt pa punktiem savus darbus un pienākumus, kas jums būtu jāizdara uz to mērķi. Tā kā nevajag noteikti postošanas pēc, laist reklāmas bez tehniskā setapa, bez tehniskā nodrošinājuma, un tad noteikti rezultāti neizpaliks. Es vēl vienu domu atceros. Patiesībā ikdienā man sanāk iesaistīties gan ar skolniekiem, studentiem, darboties ar startupiem, ar uzņēmumu komandām, ar individuāli profesionāļiem, auditēt lielus globālus startautiskus uzņēmumus un viņu konkurentus. Es par LinkedIn runāju. Un visi dara vienas un tās pašas kļūdas, kā teikt, ja? Bet patiesībā tas, ko mums vajadzētu darīt, ja mēs gribam šo vidi pamēģināt vai aktivizēt, ir saprast, ka tas nav kaut kāds sociāls tīkls, pirmkārt, tas nav sociālais tīkls, tā ir vide, kur mēs veidojam biznesa attiecības starp profesionāļu attiecības, vispār attiecības ar kvalitīvu auditoriju, un lai kaut kas notika biznesa virzienā, ir svarīgi saprast, ka nebūs viens administrators profilam konta, kurš visu maģiju uzbūrs. Te ir svarīgi, ka mēs esam visi klātesoši, gan leaderships, gan HRs, gan mārketings, gan pārdevēji, gan speciālisti. Un mēs visi tādā foršā miedarbībā varam palīdzēt tam mūsu biznesam kaut kur aiziet, kādam sadzirdēt, kādam noticēt un kādam tieši izvēlēties mūsu. Un tās darbības jau ir vienkārši. Mēs veidojam kontaktus, mēs viņus atbalstam, ik pa laikam kaut ko jēdzīgu uzrakstam, kaut ko noreklamējam, un galvenais sakārtojam savas vizītkartes, lai tur viss ir čikinētā. Tā kā visas darbības ir vienāds, lieliem vai maziem, globāliem vai lokāliem. Viens un tas pats princips ir uz visiem attiecas. Super. Ieva, tev? Jā, Ieva un Intu jau viss ir pateikuši galveno, bet ir pilnībā jāpiekrīt, ka LinkedIn ir profesionālais sociālais tīkls, un to ir svarīgi atcerēties. Kāpēc ir svarīgi tā klātbūtne tieši LinkedInā ir, es pat teiktu, īpaši svarīgi varbūt uzņēmējiem, kas plāno attīstīties ārpus Latvijas, jo tur ir ārkārtīgi plašs tas kontaktu loks, ko tu vari iegūt. Tur ir mācības, tur iegūt apmācības, tas ir izaugsmas praktiski sociālais tīkls. Tāpēc LinkedIn ir jāsāk ar LinkedInu. Citos sociālās tīklos var izpausties citādākos veidos, bet šeit iegūtie kontakti arī palīdzēs vēlāk citu partneru atrašanā, darba jauna atrašanā. Tas ir tieši profesionālas izaugsmē, tas ir ļoti vērtīgs tīkls. Tā kā jābūt visiem LinkedInā. Paldies, Ieva, paldies visiem lektoriem. Arī anketa ir noslēgta, un 80% no skatītājiem, klausītājiem šis šķita ļoti noderīgi un aktuāli. Tā kā paldies visiem. Noslēgšu ierakstu.